Labrīt visiem! Priecājos jūs sveicināt tik kuplā skaitā šīs dienas seminārā. No savas puses iepazīstināšu un izstāstīšu par pašiem aktuālākajiem jautājumiem kandidātu pretendentu izslēgšanas iemeslu sakarā. Tēma vēl joprojām ļoti aktuāla, un tāpēc no savas puses pirms stāstu pēc būtības par šiem aktuālajiem jautājumiem vēlos atgādināt, aicināt tie, kuri vēl nav informēti, iepazīstināt ar Iepirkuma uzraudzības biroja piedāvāto iespēju iepirkuma ceļvedi, kurā piedāvāt plašs klāsts skaidrojošo materiālu, e-mācību moduļu, e-mācību. Viss ir bezmaksas pieejams, tajā skaitā šīs dienas tēmā izslēgšanas iemesli iepirkumos. Kāpēc es šo atgādinu? Jo regulējums, par kuru šodien atgādināšu, un tieši aktuālo jautājumu kontekstā arī informēšu, ir pieņemts 2022. gada 3. martā. Tūlīt jau būs pagājuši 3 gadi, spēkā gan regulējums ir no 2023. gada 1. janvāra. Neskatoties uz to, ka jau kopš regulējuma spēkā esības ir pagājuši 2 gadi, Iepirkuma uzraudzības birojas ikdienā saņem neskaitāmu, tik tiešām neskaitāmu jautājumu skaitu par kandidātu pretendentu izslēgšanas iemesliem. Tāpēc mans pienākums šodien ir aicināt un atgādināt, lūdzu, kā pasūtītāji, tā uzņēmēji. Esiet aicināti iepazīties primāri ar Iepirkuma uzraudzības biroja sagatavoto plašo un vērienīgo vadlīniju par kandidātu pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Bezmaksas pieejams materiāls, kurā soļu veidā detalizēti par katru iemeslu, par pārbaudāmajām personām mēs arī skaidrojam. Esam ļoti pateicīgi arī par jūsu iesūtītajiem jautājumiem, jo tie kalpo par pamatu tam, lai mēs savas vadlīnijas aktualizētu. Un vadlīnijas ir svaigi aktualizētas pagājušā gada nogalē tieši ar biežākajiem jautājumiem, ar tām niansēm, kuras tik tiešām var atklāties tikai praksē. Tāpēc vēl jo vairāk tik tiešām esam pateicīgi par saņemtiem jautājumiem, mēs tos noteikti monitorējam, pievēršam tiem uzmanību un lūkojam, kā jums vēl vairāk, kā pasūtītājiem, tā uzņēmējiem, palīdzēt saprast šo regulējumu. Līdz ar to šodien detalizēti es noteikti neiegrimšu detaļās par katru no izslēgšanas iemesliem, par secīgajiem soļiem, jo šis materiāls jau ir pieejams. To katrs pats var izlasīt mierīgi, arī tajās situācijās, kad arī rodas pēc būtības jautājums. Tāpat jau ir pieejamas vairākas bezmaksas lekcijas ar pievienotiem materiāliem, kurus jūs varat noskatīties tieši par izslēgšanas iemesliem. Gan lekcija par izslēgšanas iemeslu ietvaru, gan par aktuālākajiem jautājumiem, kuri tajā brīdī ir. Un šeit man jāsaka, ka, protams, lai gan jau regulējums ir spēkā 2 gadus, jautājumi praksē rodas vēl joprojām, un secinām, ka tomēr liels skaits no jums vēl joprojām nav iepazinušies ar šīm Iepirkuma uzraudzības biroja sagatavotajām vadlīnijām. Bet to jautājumu lokā, kas tad ir tie biežākie, man jāsaka, ka jautājumi ir tieši par pārbaudāmajām personām, tātad par pārbaudāmajiem subjektiem, kas jāpārbauda iepirkumos. Tiek varbūt sajauktas dažādas nianses, un tām es šodien arī vērsīšu īpašu uzmanību, lai saliktu akcentus par vērā ņemamajām lietām. Līdz ar to esiet laipni aicināti izmantot šo resursu, šo iespēju, iepazīties ar vadlīnijām, tik tiešām ļoti ērti sameklējamas, viegli izmantojamas, un domāju, ka praksē jau konkrēti jautājumu rašanās gadījumā nevajadzētu būt kādām īpašām aizskaršanām izslēgšanas iemeslu piemērošanas kontekstā. Bet pirms izstāstu un turpinu par aktuālajiem jautājumiem, protams, vienmēr ir atgādināšanas vērts, kas tad ir kandidātu pretendentu izslēgšanas iemesli. Patiesībā jāpieskaras un jāatgādina par pašu pamatu, jo, lai veidotos pareiza izpratne,
korektu regulējumu piemērošanu noteikti ir jāpārzina tā sauktie kandidātu pretendentu izslēgšanas noteikumu pamatprincipi, kā es tos saucu. Un manā redzējumā šie pamatprincipi ir šādi. Pirmkārt, ir jāapzinās, ka regulējums nosaka, un tur pasūtītājam nav izvēles iespēju piemērot vai nepiemērot vismaz obligātos izslēgšanas iemeslus, ja tie ir jāpiemēro. Jā. Un līdz ar to regulējums tik tiešām izsmeļoši nosaka 14, bet patiesībā 16, jo 2 no izslēgšanas iemesliem satur katrs vēl pa vienam iemeslam izslēgšanas iemeslus. Tie regulēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļā. Nākamais pamatprincips, kas jāatceras, izslēgšanas iemesli tiek pārbaudīti konkrētiem subjektiem, tikai un vienīgi konkrētiem subjektiem, un arī šajās manis jau pieminētajās vadlīnijās ir veltīta atsevišķa nodaļa ar detalizētu tabulu, kuram subjektam kāda izslēgšanas iemesli ir jāpārbauda, un uz konkrētiem datumiem. Tāpat svarīgi ņemt vērā, kā pasūtītājiem, tā noteikti arī uzņēmējiem, ka regulējums paredz noilgumu, jeb termiņu, uz kādu kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Un tie ir 3 gadi līdz pieteikuma piedāvājuma iesniegšanas dienai. Protams, šī skaitīšana atšķirās no izslēgšanas iemesla ietvara. Tāpat būtisks apstākļus, kas ir vērā ņemams, pretendentam ir tiesības veikt pasākumus uzticamības nodrošināšanai. Ja ir konstatēts izslēgšanas iemesls, ir tiesības atjaunot uzticamību, ja laboties, vieglāks izpratnes nodrošināšanai varam lietot arī šādu terminu. Bet, protams, pastāv arī izņēmumi, jo laboties, ja uzticamību nodrošināt, mēs nevarēsim nodokļu saistību neizpildes gadījumā, jo uz konkrētiem datumiem tie bija. Un tur jau vairs nekas nav glābjams, diemžēl. Tāpat reģistrācija ārzonā, ja šis te pretendents ir ārzonā reģistrēts, tad viņš ir ārzonā reģistrēts. Un tāpat galīga notiesājoša sprieduma gadījumā, es tos saucu par paralēlajiem spriedumiem, un attiecīgi arī šajās iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijās ir detalizēti izskaidrots, kas ir tie spriedumi, kur iegūt informāciju un kā lasīt šo regulējumu kontekstā ar galīgiem notiesājošiem spriedumiem. Tāpat svarīga nianse dažādās iepirkuma procedūrās un iepirkuma veikšanas kārtībās izslēgšanas iemeslu attiecināmības apjoms un pārbaudes kārtība var atšķirties, un arī šis aspekts ļoti detalizēti ejot cauri katrai iepirkuma procedūrai un īpašai iepirkuma veikšanas kārtībai, tāpat līguma izpildes posmam, ir ļoti detalizēti izskaidrot šajās iepirkuma uzraudzības biroja sagatavotajās vadlīnijās. Bet pamatprincipu kontekstā, ko vēl ir ļoti svarīgi atgādināt un par ko arī nereti rodas mulsums, ir jāatceras, ka jebkurā gadījumā paralēli, jeb līdztekus ir veicama arī sankciju pārbaude. Sankciju regulējums ir pats par sevi, un var būt situācija, ka pretendents neatbilst nevienam izslēgšanas iemeslam. Šajā kontekstā viss ir it kā kārtībā, bet uz to būtu attiecināmas sankcijas. Tātad tas ir paralēls, atsevišķs, nošķirams regulējums, un sankcijas ir jāpārbauda neatkarīgi, ir vai nav izslēgšanas iemesli. Un sankciju sakarā arī varu vērst uzmanību, ka jā, iepirkuma uzraudzības birojas gan nav tā kompetentā iestāde, kur var detalizēt skaidrot sankciju jautājumus, tomēr mēs savā tīmekļa vietnes resursā piedāvājam gan skaidrojumu, gan esam norādījuši vietnes, kurās var meklēt šīs sankcijas, jā, ir norādīti saraksti, pārbaude būtu veicama visos, jo tie var atšķirties atkarībā no sankciju veida, vai tās ir arī nacionālās sankcijas, tik uzdots arī tāds jautājums, bet šeit man jāmin, ka labā ziņa ir tā, ka ir resurs, jāsaka gan privāts resurs, cik man ir zināms, Lursoft,
Rīgas piedāvā veikt sankciju pārbaudi, tāpat arī Iepirkuma uzraudzības birojas skaidro, ka pasūtītājs arī pats var izveidot savu rīku sankciju pārbaudē. Ja vien šis rīks paņem informāciju no visiem sarakstiem. Nu, lūk, tas mazai atkāpei, lai atgādinātu, ka mums ir jāatcerās arī tik tiešām, ka publisko iepirkumu regulējums un joma nav vienkārša, un mēs nerunājam tikai par publisko iepirkumu likuma pārzināšanu, bet arī paralēliem regulējumiem, sektorāliem regulējumiem jāatceras arī par sankciju pārbaudi iepirkumos. Līdz ar to esiet aicināti par šo atcerēties un ņemt vērā. Kad aplūkojām pamatprincipus, kas tad ir tie 14 jeb 16 izsmeļoši, kā es saku, noteikti izslēgšanas iemesli regulējumā. Šodien tik tiešām atgādināšanai, pirmkārt jau mēs runājam par noziedzīgajiem nodarījumiem. Šeit ir jāatceras, ka pārbaudē būtu izmantojami arī daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas saraksti, un Iepirkuma uzraudzības birojas minēto aicinājumu vadlīnijās iekļāvis, ņemot vērā OECD 2019. Gada 3. fāzes ziņojumā iekļautās rekomendācijas Latvijai. Tāpat manās pieminētajās vadlīnijās ir detalizēti paskaidrots, kuros sarakstos kā ir pārbaudāms, ir 5 saraksti, tie ir savstarpēji papildinoši, arī skaidrojumā norādīti linki, kurā pasūtītājs var pārliecināties par to, vai gadījumā nepastāv izslēgšanas iemesls kontekstā, piemēram, ar Pasaules bankas noteiktajiem kādiem specifiskajiem izslēgšanas iemesliem, kāpēc piegādātājs būtu izslēdzams, bet šeit ir jāmin, ka tas neattieksies gluži uz visiem iepirkumiem. Ieteikums ir tomēr tajos iepirkumos, kur līgumcenu slieksnis sasniedz Eiropas Savienības līgumcenu robežvērtības, tāpat, ja iesniegtās ārvalsts izziņas raisa šaubas. Un, protams, atrašanās šādā sarakstā pats par sevi uzreiz nav izslēgšanas iemesls, ir jāpavērš vērība, un tad jāmeklē tālāk, kas tad ir šis gadījums un vai tiešām piegādātājs būtu izslēdzams no dalības iepirkumā. Kā nākamais izslēgšanas iemesls, un kāpēc es to arī esmu īpaši izcēlusi, nodokļu saistību neizpilde. Un nodokļu saistību neizpildes sakarā man jāsaka, diemžēl saņemam vēl joprojām jautājumus un saprotam, ka vēl joprojām nav gluži skaidra izpratne par izslēgšanas iemesla ietvaru, kā pasūtītājiem, tā arī uzņēmējiem. Šeit ir jāapzinās, ka nodokļu saistību neizpilde un izslēgšanas iemesls kopš 2023. Gada 1. janvāra tā ietvars ir mainījies. Mēs vairs nerunājam tikai par nodokļu parādu 150 eiro apjomā, bet runājam par 2 izslēgšanas iemesliem konkrētā izslēgšanas iemesla ietvarā. Tās ir neiesniegtas nodokļu deklarācijas, ja informācija ir publiski pieejama nodokļu likumā noteiktajā termiņā, un atsevišķi nodokļu neizpilde 150 eiro apjomā, ja nodokļu parāds pārsniegts, un tie var būt kā valsts ieņēmuma dienesta administrētie nodokļi, tā pašvaldības administrētie nodokļi, un par šo es arī turpinājumā biežāko jautājumu kontekstā detalizētāk vērsīšu uzmanību. Un šeit jāatceras pārbauda uz 2 datumiem. Man jāsaka, ka vēl joprojām saņemam jautājumus, un jautājums par to, vai var izvēlēties, uz kuru datumu pārbaudīt, vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu uzvarētāju. Man jāsaka, ka pārbauda veicam uz 2 datumiem. Tā tas bija iepriekšējā regulējumā, nekas nav mainījies. Un pašu izslēgšanas iemeslu 42. panta 2. daļas 2. punkta kontekstā šis saiklis vai, ka nodokļu parāds nedrīkst būt piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu uzvarētāju, slaidā esmu lietojusi un, lai šo izpratni veidotu, paredz gadījumu uzskaiti, kurā nedrīkst būt izslēgšanas iemesls. Nodokļu saistību neizpilde nedrīkst būt nevienā no datumiem, un pasūtītājs nevar izvēlēties kādu no šiem datumiem.
Ceru, ka šo akcentu arī atkārtošanas labad esmu šodien jums izstāstījusi. Pārējie izslēgšanas iemesli reģistrācijā ārzonā, šobrīd ārzona vienīgā publisko iepirkumu likuma izpratnē, jo tas ir speciāls regulējums, ir Krievijas federācija. Iepirkuma uzraudzības birojas regulāri atjauno arī šo te ārzonu sarakstu, tāpat maksāt nespēja, dalība kartelī un konkurences kavēšana 5. un 7. izslēgšanas iemesls apzināti šajā brīdī apēja darba tiesību pārkāpumus, un dalība kartelī un konkurences kavēšana ir tā sauktie konkurences izslēgšanas iemesli, kā es to saīsināti saucu, un 5. izslēgšanas iemesls ir bijis līdz šim iepirkumu regulējumā. Savukārt 7. izslēgšanas iemesls konkurences kavēšana ir jauns izslēgšanas iemesls kopš 2023. gada 1. janvāra. Lūk, un šī izslēgšanas iemesla kontekstā jāņem vērā, ka tas satura arī būtībā divus gadījumus, jeb divus izslēgšanas iemeslus. Pirmkārt, pieejams konkurences iestādes lēmums, un atšķirībā no 5. izslēgšanas iemesla šis te konkurences iestādes lēmums 7. izslēgšanas iemesla gadījumā var atrasties pat tiesvedībā, jā. Savukārt 5. gadījums no 7. izslēgšanas iemesla atšķiras ar to, ka konkurences šis te pārkāpums un iestādes lēmums ir stājies spēkā, kļuvis galīgs un neapstrīdams. Ja? Un tāpat 7. izslēgšanas iemesla kontekstā mēs runājam par izslēgšanas iemeslu, kas ir norādes pieteikumā, ko konstatē pasūtītājs vai piedāvājumā, un ja tās liecina par konkurences kavēšanu un ir saņemts konkurences padomes viedoklis. Par šo arī detalizētāk noteikti 2. lekcijas daļā jums izstāstīs kolēģi no konkurences padomes. Lūk, darba tiesību pārkāpumi ir 6. izslēgšanas iemesls, par to arī tiek iegūtas izziņas, un 8. un 9. izslēgšanas iemesls, kam jāpievērš uzmanība, ir tā sauktie piegādātāja reputācijas izslēgšanas iemesli. Pasūtītājs izvēlas tos piemērot vai nē. Ja izvēlas, tad noteikti norāda iepirkuma procedūras dokumentācijā, un tie ir vides sociālie darba tiesību pārkāpumi vai profesionālie pārkāpumi. Pasūtītājs var izvēlēties paredzēt, pārbaudīt abus izslēgšanas iemeslus, vai kādu no tiem, vai nevienu. Protams, publisko iepirkumu likums viss jau nav tik vienkārši pārredz konkrētu kārtību, kādā veicama šī pārbaude Latvijā reģistrētam subjektam, tātad kandidātam vai pretendentam ir jābūt pret to pieņemtam kompetences iestādes lēmumam, ar kuru konstatēts attiecīgs pārkāpums. Praksē man jāsaka, mēs ar šiem izslēgšanas iemesliem būtībā šo 2 gadu laikā, kopš regulējums ir spēkā, neesam saskārušies, un jautājumi detalizētāk arī nav uzdoti. Līdz ar to pasūtītāji acīm redzot, ir piesardzīgi vai ne vienmēr, un ne visos iepirkuma priekšmetos šie izslēgšanas iemesli arī jāpārbauda. 10. izslēgšanas iemesls šodien atkārtojot līguma neizpilde. Par to arī saņemam daudz jautājumu, mulsumu tieši no uzņēmēja puses. Ar to ir jārēķinās, šāds izslēgšanas iemesls regulējumā ir paredzēts, noslēgtie līgumi ir jāpilda, izslēgšana paredzēta tad, ja pasūtītāja rīcībā ir ziņas, ka cits pasūtītājs, jebkurš pasūtītājs, ir izbeidzis ar pretendentu līgumu, tāpēc, ka tas to nav pildījis, un šī informācija ir pieejama. Tāpat interešu konflikts, vēl joprojām izslēgšanas iemesls spēkā esošs iepriekšēji iesaisti iepirkuma procedūru sagatavošanā, un 13. izslēgšanas iemesls - lēmuma ietekmēšana. Lēmuma ietekmēšanas kontekstā man jāsaka, ka arī praksē gadījumi vēl šādi vismaz uzdoto jautājumu kontekstā es personīgi nezinu. Izslēgšanas iemesls saistīts ar ietekmi konkrētajā iepirkuma procedūrā, attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru.
Interesanti būtu iespējams arī praksē redzēt kādu gadījumu, kad pasūtītājs būtu piemērojis šo izslēgšanas iemeslu. Un nepatiesas informācijas sniegšana, jeb informācijas nesniegšana, protams, izslēgšanas iemeslu kontekstā man jāsaka, ka šajā slaidā atspoguļots ļoti, ļoti konspektīvā formā. Katra izslēgšanas iemesla ietvers ir jāiepazīstas likumā. Nav jau viss tik vienkārši. Tas pats 13. izslēgšanas iemesls lēmuma ietekmēšana satur konkrētu ietvaru, konkrētus formulējumus, kas ir jāņem vērā, bet tas tad detalizēti, kā jau vairāk kārt esmu pieminējusi, ir skaidrots arī iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijās sagatavotajās un, protams, pašā regulējumā aicinu ar to iepazīties. Un turpināšu, kas tad ir tie biežākie jautājumi jeb akcenti, kuri ir aktuāli pēdējā pusgada gada laikā izslēgšanas iemeslu kontekstā. Un atgādināšanas vērts, ko pasūtītāji nav pamanījuši, izslēgšanas iemeslu pārbaude vairāk posmu procedūrās. Pasūtītājiem ir tiesības iepirkuma dokumentos attiecībā uz slēgtu konkursu, konkursa dialogu, inovācijas partnerības procedūru, konkursu procedūru ar sarunām, paredzēt, ka izslēgšanas iemesls tas pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram tad būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja? Pasūtītājs tātad pirmkārt to paredz iepirkuma nolikumā, un šo pasūtītāji iespēju palaiduši garām, to mēs secinām arī no uzdotiem jautājumiem. Līdz ar to arī šodien šis jautājums ir atgādināšanas vērts. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, jeb paredz savas šīs likumā noteiktās tiesības. Šeit gan jāatgādina, ja paredzēta kandidātu skaita samazināšana pārbaude, tomēr veicama jau pirms kandidātu skaita samazināšanas. Tāpat, ja runājam par šīm dažādajām iepirkuma procedūrām, jau pieminēju, ka, protams, dažādās iepirkuma procedūrās, ja veikšanas kārtībās, izslēgšanas iemeslu pārbaudes kārtība, jeb apjoms var atšķirties, ja, tā sauktajā otrā pielikuma pakalpojumu iepirkuma gadījumā, jeb 10. panta kontekstā, ja mēs runājam, tā pārbauda būs noteikti atšķirīga. Un obligāta tā ir tikai uz noteiktiem pakalpojumiem, ja pasūtītājs var brīvprātīgi paredzēt kādus izslēgšanas iemeslus pārbaudīt, savukārt iepirkuma procedūrās jau tas būs obligāti. Tāpat jāatceras par dinamisko iepirkumu sistēmu, ko pasūtītājs vien biežāk piemērot. Tajā mēs arī nedrīkstam aizmirst par izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Savukārt detalizētās nianses attiecībā uz citām iepirkuma procedūrām un kā tad rīkoties izslēgšanas iemeslu kontekstā jau minēja, ir skaidrots iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijās. Nodokļu saistību neizpildes kontekstā aktuālais jautājums, kas atgādināšanas vērts un ko iepirkuma uzraudzības birojas ir publicējis arī savās vadlīnijās, papildinot tās ik pa laikam, tieši ņemot vērā jūsu uzdotos jautājumus. Situācijās, kad konstatējam nodokļu saistību neizpildi, pasūtītājam jādod iespēja piegādātājiem iesniegt pierādījumus, ka tomēr uz konkrēto datumu nodokļu saistības bija pildītas, un likums nosaka 3 darbdienu termiņu pierādījumu iesniegšanai. Un tad ir ticis uzdots jautājums, vai pasūtītājs var pieņemt pēc termiņa iesniegtus pierādījumus, un atbilde ir tāda, ja pasūtītājs vēl nav pieņēmis lēmumu, tomēr būtu jāpieņem pierādījumi, vēl jo vairāk, ja tie pierāda pretējo, ka nodokļu saistības nebija pildītas. Bet, protams, katra konkrētā situācija ir jāvērtē, pasūtītājs arī var paredzēt pats garāku termiņu pierādījumu iesniegšanai. Būtībā likums nosaka minimālo termiņu. Reģistrācijas ārzonā kontekstā aktuālais jautājums, tik tiešām karsts jautājums, un atbilde slēpjas pašā izslēgšanas iemeslu formulējumā, un pasūtītājs mums ir iesūtījis jautājumu, vai 25% kapitāla daļu īpašnieks jāpārbauda arī personai, kurai ir izšķirošā ietekme kandidātā vai pretendentā. Atbilde ir apstiprinoša, ja izšķirošās ietekmes persona ir Latvijas subjekts, jo 25%
10% kapitāla daļu īpašnieku pārbaude attiecas tikai uz Latvijā reģistrētu subjektu, tā tas tieši noteikts normā. Ja subjekts ir reģistrēts ārvalstī, tātad ārvalsts kandidāts vai pretendents, tam nav jāveic pārbaude, vai tās 25% kapitāla īpašnieks ir reģistrēts ārzonā, jo mēs lasām 3. izslēgšanas iemeslā, ka Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25% kapitāla daļa īpašnieks, tātad nedrīkst būt ārzonā reģistrēts. Un šeit ir atgādināšanas vērts, kad ir vērts pašiem tomēr iepazīties ar regulējumu un lasīt katra izslēgšanas iemesla vārdisko ietvaru. Tas atklāja ļoti daudz, un iespējams mēs arī ietaupīsim sev jautājumus par pareizu izpratni. Aktuālais jautājums par izslēgšanas iemeslu, kas ir neizpildītas līguma saistības. Ja? Nepildīts līgums, 10. izslēgšanas iemesls. Protams, no piegādātājiem, no uzņēmējiem saņemam daudz jautājumus, bet tā mūsu atbilde vienmēr ir viena. Regulējums šādu izslēgšanas iemeslu paredz, pasūtītājs to piemēro. Protams, izslēgšanas iemesla ietvars, pirmkārt jau pārbaudes kārtība ir noteikti publisko iepirkumu likuma 42. panta 8. daļā, un pasūtītājs izslēdz pretendentu tad, ja tā rīcībā ir pietiekama un objektīva informācija, un pasūtītājs, protams, vērtēs pieļautos pārkāpumus pret savu iepirkuma priekšmetu, ja? Kādu tad risku līguma slēgšana ar konkrēto piegādātāju var radīt mana līguma izpildē, un šeit jāatgādina, ka nepildītu līguma saistību kontekstā ir paredzēta arī uzticamības atjaunošana. Bet tie aktuālie jautājumi, vai izslēgšanas iemesls izpildās tad, ja iepriekš laustais līgums ir par tādu iepirkuma priekšmetu, par tieši tādu pašu iepirkuma priekšmetu. Pārtikas produktu piegāde, piemēram, mēs iegādājamies, vai izslēgšanas iemesls attieksies tikai tad, ja atkāpšanās bijusi no līguma, kas ir bijis par pārtikas produktu piegādi pie manis kā pasūtītāja, vai pie jebkura cita pasūtītāja, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, vai publiskā partnera. Atbilde ir tāda, ka nav nozīmes apstāklim, ka iepriekš laustais līgums bijis noslēgts par tādu pašu vai atšķirīgu iepirkuma priekšmetu. Tam nav nekādas nozīmes. Svarīgs ir iepriekš lausta līguma fakts, ka cits pasūtītājs, jeb es kā pasūtītājs, esmu vienpusēji atkāpies no līguma, tāpēc, ka piegādātājs šo līgumu nav pildījis. Un nākamais jautājums ļoti praktisks, kas var interesēt tieši pasūtītājus, kā atzīmēt vispārīgās vienošanās laušanas gadījumā, ja vispārīgā vienošanās lausta ar vienu no vairākiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem. Pasūtītājs var izvēlēties paziņojumos par līguma izpildi patstāvīgi, tātad visu laiku pastāvīgi norādīt tos vispārīgās vienošanās dalībniekus, kuri veic tās izpildi, un pie papildu informācijas norādīt, kā ar vienu no vispārīgās vienošanās dalībniekiem vienošanās ir lausta tā vainas dēļ. Jā. Un man ir jāsaka, praksē arī viens no aktuālajiem jautājumiem, jeb mīts, kā es to saucu, ir tas, ka izslēgšanas iemesls pārbaudāms un ka tieši līguma reģistrs, kurš pieejams iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa, ir tā vienīgā vieta, kurā pārbaudām šis izslēgšanas iemesls. Un šeit man jums jāmin, ka tā tas gluži nav. Līguma reģistrs ir tikai avots, viens no avotiem, kurā var pārbaudīt izslēgšanas iemeslu. Attiecas tas vai nē, jo izslēgšanas iemeslu par nepildītu līgumu ietvers ir jebkāda pasūtītāja rīcībā esoša objektīva informācija. Tikpat labi tā var būt cita pasūtītāja tīmekļa vietnē publicēta informācija. Pasūtītāji savā starpā arī apmainās ar šādiem gadījumiem, jo īpaši kaimiņu pašvaldības tā mēs secinām no prakses, un līguma reģistrs noteikti nav vienīgā vieta, kur var pārbaudīt vai iegūt informāciju par šī izslēgšanas iemesla attiecināmību, jeb neattiecināmību. Un arī iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijās šis resurss ir uzsvērts piemēra veidā. Tā nav vienīgā vietne, kurā mēs pārliecinamies par izslēgšanas iemesla attiecināmību. Aktuālie jautājumi izslēgšanas iemeslu kontekstā
Protams, praksē ir dažādi. Tikko jūs iepazīstināju ar pēdējā laika aktuālākajiem, bet man jāmin, ka šie jautājumi, kuri tiek uzdoti, vēl joprojām lielākoties un lielākais skaits ir par pārbaudāmajiem subjektiem. Un tālāk šodien noteikti atgādināšanas vērts ir jautājums, kas ir tie pārbaudāmie subjekti. Pirmkārt, pats kandidāts pretendents, personālsabiedrības biedrs, ja mēs izvēlamies nākt kā pretendents un piedalīties personālsabiedrībā vai piegādātā apvienībā. Tāpat pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, ja tā iesaista ir 1000 eiro vērtībā, un personas, kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās kvalifikācijas apliecināšanai. Uz šiem subjektiem tāpat arī filiāles galvenais uzņēmums, ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz filiāle, un tad saskaņā, atsaucoties arī uz komerctiesību regulējumu, mēs skaidrojam, kad filiāle kā organizatoriskā vienība pati saistības nevar uzņemties, tad tālāk mēs pārbaudam arī tā saukto mātes uzņēmumu. Uz šiem subjektiem no 1 līdz 5, kā redzam šajā slaidā, ir attiecināmi visi izslēgšanas iemesli, un izslēgšanas iemesla gadījumā tātad kandidātu vai pretendentu, ja vien nav atjaunojis uzticamību, ja to ir pieļaujams atjaunot, ja mēs nerunājam par nodokļu saistību neizpildi, mēs izslēgsim kandidātu vai pretendentu. Savukārt nianses attiecībā uz apakšuzņēmēja personas, kur spējām balstās, ir tā, ka izslēgšanas iemesla gadījumā personas var nomainīt pret citām atbilstošām. Ja. Tas būtībā attiecībā uz apakšuzņēmēju un personas, kuras spējām balstamies, ir faktiski uzticamības atjaunošanas institūts. Mēs šīs personas nomainām. Un nākamās personas, par kurām vēlos runāt, ir persona, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata. Koncerna likuma izpratnē, protams, regulējums 42. panta 3. daļa uzskaita gan detalizēti šīs pārbaudāmās personas, gan lieto korektu formulējumu, kā mēs apzīmējam šīs personas šajā slaidā. Protams, īsi esmu citējusi, jeb kā mēs saucam šīs personas. Bet noteikti nav citēts likuma regulējums, tas ir lietots saīsināti, tāpēc vienmēr esiet aicināti tomēr lasīt likuma regulējumu. Lūk, persona, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata, normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. Šeit ļoti svarīgi ņemt vērā, ka pārbauda Latvijas subjektam šo personu. Nākamajā slaidā es detalizētāk izskaidrošu, un informāciju par personu pieprasām kandidātam vai pretendentam. Tātad, ja mums iepirkumā piedalās Latvijas uzņēmums, vai ja mēs esam Latvijas uzņēmums, esam informēti, ka pārbaudīs mūsu ietekmes personu. Diemžēl pasūtītājam informācija par šo personu ir jāpieprasa pašam kandidātam vai pretendentam, jo reģistros, jeb uzņēmumu reģistrā saskaņā ar koncernu likumu, ne visos gadījumos ir jāpaziņo šī persona, tāpēc reģistrs var nepadot aktuālus datus, bet, protams, mūsu ieteikums pasūtītājs nav kavēts arī uzņēmumu reģistrā informāciju pārbaudīt, un ja secina, ka tur ir vairāk kā 50% šīs kapitāla daļas pieder kādam citam subjektam, tā drīzāk būs izšķirošās ietekmes persona. Šeit, cik secinu, vēl joprojām uzņēmēji mulsta, varbūt informēti un paši nezin šo terminu, kas tad ir izšķirošās ietekmes persona, tāpēc arī pasūtītājiem tomēr jābūt pretim nākošam, jāsaprot šīs nianses, šādu ieteikumu, ka pasūtītājs var vērsties un lūgt skaidrojumu, ja konstatē pretēju informāciju, nekā tas ir norādīts piedāvājumā, jeb pieprasot pretendentam sniegt, un šī informācija atšķiras no uzņēmuma reģistrā norādītās informācijas, tad tomēr būtu jāskaidro, kas ir bijis par iemeslu šādai atšķirībai
atšķirīga informācija, gluži vienkārši vai neizpratne. Un uz šo personu attiecina tikai dažus izslēgšanas iemeslus, tie ir noziedzīgi nodarījumi, nodokļu saistības un reģistrācija ārzonā. Nākamās personas, kurām vēlos arī pievērst īpašu uzmanību, un ļoti, ļoti īpašu uzmanību, ir tātad no 1. līdz 6. punktam minēto personu, kandidātu, pretendenta personiskā balstās apakšuzņēmēja. Ja, tātad, un izšķirošās ietekmes personas un šī mātes uzņēmuma valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt tiesīgā persona, prokurorists vai persona, kur ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu vai kandidātu darbībās, kas saistīts ar filiāli. Uz šīm personām, valdes locekļiem, lai mums vieglāk izprast, ir attiecināms izslēgšanas iemesls noziedzīgie nodarījumi. Tikai un vienīgi šis izslēgšanas iemesls. Un praksē pasūtītāji jauc, neizprot šo te konstrukciju un būtību un cenšas arī valdes locekļiem pārbaudīt, piemēram, nodokļu saistību neizpildi. Tas nav jādara. Uz šīm personām ir attiecināms tikai noziedzīgu nodarījumu izslēgšanas iemesls publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļas 1. punkts. Šī detalizētā schēma tabulas veidā ir atspoguļota jau sen iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijās. Atkal atkārtoti aicinu ar to iepazīties, jo saņemot jautājumus ikdienā tik tiešām ļoti lielā skaitā, ar nožēlu nākas secināt, ka mēs nelasām regulējumu un skaidrojošos materiālus, mēs paši tā sev atvieglotu dzīvi un vieglāk izprastu, kā mums ikdienas darbā vadīt šo izslēgšanas iemeslu procesu attiecībā uz savu katru konkrēto iepirkumu. Un kandidāta vai pretendenta patiesais labuma guvējs ir šī noslēdzošā pārbaudāmā persona, un uz to arī attiecināmi tikai konkrēti noteikti izslēgšanas iemesli, noziedzīgi nodarījumi, nodokļu saistības un interešu konflikts, un izslēdz pretendentu, un patiesais labuma guvējs ir pārbaudāms kandidātam vai pretendentam, tas nav pārbaudāms apakšuzņēmējam vai izšķirošās ietekmes personai. Jo 42. panta 3. daļa saka, kādi subjekti pārbaudāmi un nosaka, ka ir pārbaudāms kandidāta vai pretendenta patiesais labuma guvējs. Šis akcents, kuram arī vēlos pievērst uzmanību un par kuru vēl joprojām arī saņemam jautājumus. Bet es jums solīju, ka nākamajā slaidā detalizētāk izskaidrošu par izšķirošās ietekmes personu un kāpēc tā ir pārbaudāma tikai Latvijā reģistrētam kandidātam vai pretendentam. Šis ir ļoti aktuāls jeb karsts jautājums, kurš atklājās mums tikai praksē, pateicoties uzdotajiem jautājumiem, jo likuma regulējumu izlasot pirms šķietami, tas varbūt arī var nebūt uzreiz gluži skaidrs, tāpēc arī atjaunotajā vadlīniju versijā esam īpašu vērību pievērsuši šim jautājumam un skaidrojuši, ka izšķirošās ietekmes persona pārbaudāma tikai Latvijā reģistrētam kandidātam vai pretendentam, ja pasūtītāja iepirkumā piedāvājumu iesniegs piemēram, Lietuvas uzņēmums, jums pasūtītāji nav jāprasa un jāpārbauda Lietuvas uzņēmuma izšķirošās ietekmes persona. Kāpēc tas tā ir? Specifika slēpjas normas konstrukcijā un tajā, kādu personu ir paredzēts pārbaudīt. Norma satur norādi uz normatīvajiem aktiem par koncerniem, kas Latvijas Republikā ir koncernu likums, atšķirībā no nodokļu saistību izslēgšanas iemesla neparedz atsauci uz ārvalsts normatīvajiem aktiem, arī likuma projekta anotācija satura atsauci uz koncernu likumu un atbilstoši koncernu likumu 2. panta 3. daļai atkarīgā sabiedrība, tātad šajā gadījumā pretendents vai kandidāts ir valdošā uzņēmuma, izšķirošajā ietekmē esoša sabiedrība, kura atrodas Latvijā.
Un šeit jums arī piedāvāju 5 mazos likumus par izšķirošās ietekmes personu, un tātad saliekot akcentus pārbaudam tikai Latvijā reģistrētam pretendentam vai kandidātam, informāciju par to, kas ir šī persona, noskaidrojam vai pieprasām pašam kandidātam vai pretendentam. Izšķirošās ietekmes personas patieso labumu guvēju nepārbaudam, jo, kā jau minēju, pārbaudam pretendenta jeb kandidāta patieso labuma guvēju. Un noziedzīgu nodarījumu izslēgšanas iemeslus 42. pantu 2. daļas. Pirmais punkts - pārbaudāms gan izšķirošās ietekmes personai, gan šīs personas valdes un padomes loceklim pārstāvēt tiesīgai personai un citām normā, jeb šajā slaidā uzskaitītajām. Un attiecībā uz ārzonu jau aktuālo jautājumu kontekstā informēju, atceramies, ka veicot pārbaudi par ārzonas izslēgšanas iemeslu, pārbaudam, vai kandidāts pretendents nav ārvalstī reģistrēts. Ja? Lūk, un Latvijā tikai attiecībā uz Latvijas subjektu pārbaudam, vai tās vairāk nekā 25% kapitāla daļu akciju īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. Minētā atbilde slēpjas paša izslēgšanas iemesla ietvarā, jeb vārdiskajā formulējumā. Patiesā labuma guvēja izziņa arī ir viens no izslēgšanas iemesliem, par kuru ir jāatgādina. Nodokļu saistību neizpildes kontekstā ir vairāki arī administratīvie sodu gadījumi, kad pasūtītājs nav pamanījis, ka izslēgšanas iemesla ietvars pirmkārt ir, kā jau minēju, nodokļu saistība neizpilde un arī neiesniegtas deklarācijas, ja par to informācija ir publiski pieejama, un nodokļu saistību neizpildes kontekstā, kas ir ļoti būtiski, ir būtiski ņemt vērā īpatnību, ka attiecībā uz valsts ieņēmuma dienesta administratīviem nodokļiem, ņemot vērā nodokļu likumu speciālo regulējumu, valsts ieņēmuma dienests tātad uz reģistriem, ja publiskojamo datu bāzi nepadod personas, kuras nav reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, jo patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, tāpēc attiecībā uz valsts ieņēmuma dienesta administratīviem nodokļiem izziņā nereti ieraugāt vārdus persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, un tad attiecībā uz šiem te valsts ieņēmuma dienesta administratīviem nodokļiem nav nepieciešama papildus pasūtītāja tālāka rīcība. Tomēr ir jāņem vērā, ka mēs izslēgšanas iemesla par nepildītām nodokļu saistībām nodokļu parāda kontekstā runājam arī par pašvaldības administrētajiem nodokļiem, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis, un pašvaldības šo informāciju gan padod uz datubāzi, tātad elektroniskās iepirkuma sistēmas izziņā jūs redzat šo parādu. Un ir gadījumi, kad valsts ieņēmuma dienesta nodokļu kontekstā tiek norādīts, ka persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, un pasūtītājs nepalūkojas izziņas tekstā tālāk, jo tur ir skaidri norādīts, ka ir šīs te nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas pārsniedz 150 eiro, un līdz ar to jābūt uzmanīgiem un jāņem vērā šie te akcenti, par kur šodien vēlreiz arī uzsveru. Un virzoties uz mana šīs dienas ziņojuma, jeb lekcijas noslēgumu, noslēdzam ar uzticamības nodrošināšanu. Arī aktuāls jautājums, protams, jau minēju, izslēgšanas iemeslu kontekstā piegādātājs, jeb uzņēmējs, kandidāts vai pretendents var atjaunot uzticamību, izņemot nodokļu saistību neizpildu reģistrāciju ārzonā un tā saukto galīgo notiesājošo spriedumu, par kuru arī minēju un par ko detalizētāk tad jau šajās jau vairāk kārt pieminētajās vadlīnijās par izslēgšanas iemesliem, bet kas tad ir tie aktuālie jautājumi šobrīd? Vai pretendents, kurš jāizslēdz un kurš jau ir nodrošinājis uzticamību citam pasūtītājam, var nodrošināties ar šī cita pasūtītāja uzticamības atjaunošanas vēstuli un uzrādīt to visu citos nākamajos iepirkumos? Nē, šādi gan nevarēs, jo jautājums par uzticamības atjaunošanu ir katra konkrētā pasūtītāja
ekskluzīva kompetence atkarībā no konkrētā iepirkuma priekšmeta, no konkrētās tirgus situācijas, no jomas, kurā es realizēju savu šo iepirkumu. Risinājums noteikti neatbilst normatīvajiem aktiem. Tas, ka cits pasūtītājs ir atjaunojis uzticamību un šos te sniegtos pierādījumus atzinis par pietiekamiem, nenozīmē, ka nākamajam pasūtītājam ir jāņem vērā šī cita pasūtītāja novērtējums. Minētais izriet arī no vairākiem Eiropas Savienības tiesu spriedumiem uzticamības atjaunošanas kontekstā. Un saistībā ar izslēgšanas iemeslu, par kuru arī nākamajā lekcijas tēmā noteikti turpinās man kolēģi no konkurences padomes, konkurences tiesību pārkāpumi un šis te izslēgšanas iemesls, jau minēju, 42. panta 2. daļas 7. punkts un konkrētā izslēgšanas iemesla piemērošana, jeb pārbaudas kārtība, jeb ietvars ir detalizētāk norādīts 42. panta 7. daļā, paredz 2 gadījumus, un šeit mēs runājam par otro gadījumu, izvērtējot pieteikumu piedāvājumu vai citu pieejamo informāciju, ir konstatētas norādes, kas var liecināt par konkurences kavēšanu konkrētajā iepirkumā, un pasūtītājam tad ir likumā noteikts pienākums saņemt konkurences padomes viedokli, un tad praksē ir radušies jautājumi, ja ir šis saņemts konkurences padomes viedoklis, vai tad pasūtītājam nav nepieciešama tālāka rīcība, uzticamība arī tad nebūtu atjaunojama, jo konkurences padome jau paudus viedokli, bet man jāsaka ir tā, ka tomēr regulējums šobrīd ir tāds, ka jebkurā gadījumā ir jādod iespēja atjaunot uzticamību. Arī šis te 2023. gada 21. decembra Eiropas Savienības tiesas spriedums norāda attiecībā uz konkurences iestādes lēmuma, jeb viedokļa ietekmi, kad valsts tiesiskais regulējums, kad pasūtītājiem netiek prasīts veikt autonomu vērtējumu par uzticamību, tomēr nebūtu pieļaujams. Būtībā pasūtītājam tomēr ir jādod iespēja uzņēmējam paskaidrot, varbūt, ka šī uzticamība arī kādreiz, kādā specifiskā gadījumā, neskatoties uz viedokli kompetentās iestādes, kad ir konstatējums norādes pieteikumā vai piedāvājumā, arī būtu atjaunojama. Ja? Tas nav izslēgts, būtībā likuma regulējums šobrīd ir tāds, ka pasūtītājiem jebkurā gadījumā arī attiecībā uz 42. pānta 2. daļas 7. punkta izslēgšanas iemeslu, kas ir konkurences kavēšana, ir jādod iespēja piegādātājiem, jeb uzņēmējiem atjaunot uzticamību. Un arī minētais princips ir atspoguļots šajā iepirkuma uzraudzības biroja lēmumā, un atbildot uz jautājumu, vai nav jāievēro publisko iepirkumu likuma 43. pāns, tātad uzticamības atjaunošana, konkurences kavēšanas izslēgšanas kontekstā, ir norādīts, atsaucoties arī uz judikatūru un Eiropas Savienības tiesu praksi, ka tomēr ir jādod iespēja pierādīt, ka nepastāv saskaņot piedāvājumu nesība iepirkuma procedūrā. Atgādināju par izslēgšanas iemeslu ietvaru, atgādināju, kur varam iepazīties ar skaidrojošiem materiāliem, aicinu arī iepazīties ar pašu regulējumu, jo, kā redzējāt, piemēram, ārzonu izslēgšanas iemesla kontekstā, izslēgšanas iemesla ietvaru mums ļoti precīzi atklāja pats regulējums, pats likuma teksts. Tālāk esiet aicināti kā pasūtītāji, tā uzņēmēji iepazīties ar likuma regulējumu. Teikšu jums paldies par uzmanību no savas puses un lūkosim, vai tad ir kāds jautājums arī uzdot. Tā, jā, es ceru, ka jūs tiešām redzat prezentāciju, un patiešām no sākuma varbūt arī no manas puses gribēju pateikt, ka sveiciens visiem šajā jaunajā gadā, un
pirmajā nedēļā, un es novēlu arī, protams, ne tikai jaudīgi šo jauno gadu, bet arī pēc iespējas mazāk varbūt kaut kādas profesionālas izaicinājumus tieši veidojot šo te godīgo iepirkumu vidi. Jā, tad es no savas puses vairāk koncentrēšos tieši uz šiem izslēgšanas nosacījumiem, kas attiecās tieši uz konkurences iespējamiem pārkāpumiem, un tad mēģināšu izstāstīt gan, kas ir mainījies, kāda ir līdzinējā konkurences padomes prakse, arī tādi praktiski piemēri, kurus esam vērtējuši šo 2 gadu periodā, kopš ir stājušies šie jaunie publiskā iepirkuma likuma nosacījumi, gan arī vispār iedošu kontekstu, kam tad pievērst uzmanību. Nu, lūk, kas tad ir mainījies attiecībā uz šiem izslēgšanas nosacījumiem? Sāksim jau ar to, ka publiskā iepirkuma likumā šis te ietvertais tvērums ir paplašinājis šos te kritērijus un arī ir palielinājies šis izslēgšanas periods. Ja iepriekš varēja izslēgt tikai uz 1 gadu periodu šādas te pretendents, kas ir sodīti par karteli, ja aizliegt horizontālu vienošanos, tad šobrīd šajā gadījumā šie te izslēgšanas nosacījumi paredz 3 gadu periodu. Nu, lūk, tas, kas arī ir mainījies kopš 23. gada janvāra, kad stājās spēkā šie jaunie publiskā iepirkuma likuma grozījumi attiecībā uz izslēgšanu, ir mainījies arī attiecībā uz konkurences padomes pieņemto lēmumu. Šis te izslēgšanas nosacījums tādā kontekstā, ka šobrīd var izslēgt šos pretendentus arī uz tā pamata, ka ir zināms, ka ir pieejams šis kompetentās institūcijas, ja konkurences padomes lēmums, ar kuru tad attiecīgais kandidāts ir atzīts par vainīgu šādā te konkurences tiesību pārkāpumā, kas ir šī te karteļa vienošanās. Un tas ir pat situācijās, ja šis lēmums ir pieņemts, paziņots, iespējams pat apstrīdēts. Šeit tātad ir šī te prasība, ka no paziņošanas brīža, tātad no brīža, kad lēmums ir pieejams adresātiem, šāds izslēgšanas nosacījums attiecināms. Tas, kas varbūt nav mainījies tīri redakcionāli, ir šis punkts attiecībā uz kompetentās iestādes pieņemto lēmumu. Tātad tādā brīdī, ka konkurences padome ir pieņēmusi lēmumu, sodījuši šo pretendentu par karteļu vienošanos, un šis lēmums iespējams ir jau izgājis visu arī tiesvedības apli vai nav apstrīdēts, tad šajā gadījumā tas jaunums, kas ir mainījies, ir šis izslēgšanas termiņš. Ja iepriekš saglabājot šādu te panta redakciju bija 1 gada periods, tad šobrīd tie ir 3 gadi no brīža, kad konkurences padomes lēmums ir stājies spēkā, šie pretendenti ir izslēdzami. Un trešā nosacīta jaunā lieta, kas ir ietverta šajos te jaunajos izslēgšanas nosacījumos, kas attiecas uz konkurences tādu kontekstu, ir tas jaunums, ka šobrīd pasūtītājam ir iedota ļoti liela rīcības brīvība attiecībā uz izslēgšanu no esoša iepirkuma, no esoša konkursa, tajos gadījumos, kad pasūtītājs saskata tātad šīs te pietiekoši pārliecinošās norādes, ka šie iepirkuma pretendenti iespējams ir saskaņojuši savas darbības, un tajās situācijās tad likums arī paredz, ka pasūtītājs vēršās pie konkurences padomes, norādot šīs savas bažas, šīs pazīmes, kuras ir pasūtītājs saskatījis un uz kā pamat viņam liekas, ka iespējams šie kandidāti savas darbības ir saskaņojuši, un attiecīgi konkurences padomē ir pienākums 10 darba dienu laikā sniegt savu viedokli, atzinumu pasūtītājam, attiecīgi norādot tad viedokli, vai šīs pazīmes ir tādas, kas patiešām norāda ar augstu ticamību, ka šie kandidāti iespējams savas darbības ir saskaņojuši, vai tieši otrādi konkurences padomes sniedz savas norādes viedoklī par to, ka iespējams tas ir kaut kas ir absolūti loģiski izskaidrojums, un to nevar vērtēt kā pazīmi konkurences, teiksim, kaut kādu pārkāpumu kontekstā. Kas notiek šajās 10 darba dienās? Skaidrs ir tas, ka konkurences padome noteikti neizmeklē pārkāpumu šajā 10 darba dienu termiņā, un to arī likumdevējs nav domājis, uzticot šādu jaunu pēc idejas funkciju konkurences padomei. Tas ir domāts, lai tiešām konkurences padome pārliecinātos un paskatītos uz tām norādēm, ko jau ir konstatējis pats pasūtītājs, vērtējot pretendentu tātad šos piedāvājumu dokumentus un uzvedību šajā konkrētajā iepirkumā, un jau ar savu varbūt profesionālu aci novērtētu
un sniegtu viedokli uz šīm jau pasūtītāju norādītajām bažām. Tāpēc konkurences padome pirmām kārtām vēlreiz izvērtē to informāciju, ko norādījis pats pasūtītājs. Noteikti apskatās arī šo pretendentu piedāvājumus, izvērtē arī, vai nav vēl kaut kas papildus saskatāms, vērtējot šos piedāvājumu, piemēram, piedāvājumu rekvizītus un citas varbūt norādes, paskatās arī pieejamās datu bāzes, lai pārliecinotos varbūt arī par šo kandidātu, varbūt uzvedību citos līdzīgos iepirkumos. Ja ir nepieciešams un tiešām ir redzams arī, ka tās pazīmes ir diezgan tādas, kas ar augstu ticamību norāda, ka būs grūti kaut kā loģiski skaidrot, pieprasa informāciju arī digitālajai aģentūrai par IP adresēm, no kuras tad augšu plādēt šie piedāvājumi. Un tad gatavo tādu nelielu dienesta ziņojumu un reportē arī padomai par šo te konstatēto, un attiecīgi tad tiek pieņemts arī lēmums par to, kāda tad šī gala atbilde ir sniedzama pašam pasūtītājiem. Protams, viss šis notiek iekļaujoties šajās likumā paredzētajās 10 darba dienās. Līdz šim, ja mēs runājam par to, kā ir veicies un cik daudz šādi atzinumi ir saņemti, kā jau minēju, tad šie jaunie nosacījumi ir spēkā no 23. gada janvāra, tad mēs redzam, ka kopumā pa šiem 2 gadiem mēs esam vērtējuši 41 šādu lūgumu no pasūtītāja puses un snieguši 10 darba dienās šos te atzinumus. Tā kā, jā, iekļaujamies parasti arī šajā termiņā, lai gan nereti tas ir ļoti izaicinoši, jo dažkārt tiešām tiek atsūtīta informācija par iepirkumiem, kurā startē, piemēram, 39 kandidāti, un par visiem 39 kandidātiem ir jāizveic šāda kaut arī neliela, bet tomēr izpēte, kas ir diezgan izaicinoši arī konkurences padomei iekļauties šajā termiņā, bet līdz šim tas ir mums veiksmīgi izdevies, protams, prioritizējot šādus te pieprasījumus un tajā brīdī atmetot visus pārējos izpētes darbus pie malas. Lūk, tas par tādu kontekstu, kas ir mainījies varbūt no normatīvā regulējuma viedokļa attiecībā uz šo konkurences aspektu, no kura brīža, kas ir mainījies, cik darba dienās konkurences padome un kādu atbalstu sniedz šajos gadījumos pasūtītājiem, lai viņš varētu pieņemt šo gala lēmumu. Jā, un vēlreiz gribu uzsvērt, ka gala lēmumu par to, vai konkrētais kandidāts ir izslēdzams, nav izslēdzams, tā ir pasūtītāja diskrēcija. Konkurences padome šajā lomā nosacīti veic tādu izvērtējumu no sava viedokļa un sniedz viedokli pasūtītājiem par to, ko tad uzskata konkurences padome šajā gadījumā. Lai būtu varbūt tāds lielāka izpratne, jo arī šis pasākums ir izpratnes veicināšanas pasākums un skaidrs, kad ir jāizprot arī savā būtībā katram pasūtītājam, kas strādā ar šiem iepirkuma dokumentiem un pretendentiem, lai būtu skaidrs, kas tad vispār uz ko ir jāvērš uzmanība, lai saskatītu šīs iespējams pārliecinošās norādes. Noteikti ir vērts celt savas zināšanas par to, kas tad vispār ir šī aizliegtā vienošanās, lai nebūtu situācijas, kad, kā ir novērojams, jo diezgan atšķirīgs ir tas katra pasūtītāja, ja mēs paskatāmies šo 2 gadu periodā uzdoto jautājumu loks, un arī no tā mēs secinām tās izpratnes līmenis par šiem jautājumiem, lai nebūtu tā, ka patiešām pasūtītājs jau gandrīz ir izslēdzis kādu tikai tāpēc, ka iespējams konkurences padomes mājaslapā ir pieejams kāds lēmums, bet lēmums ir nevis par aizliegtu vienošanos, bet, piemēram, par tirgus dalībnieku apvienošanos, kas absolūti nav pamats pretendentu tālākai izslēgšanai. Tāpēc ir jāizspried pēc savas būtības, kas tad ir tā vienošanās un kas tad varētu kalpot par tādām pirmšķietamām pazīmēm. Tāpēc ļoti labi, ka šodien ir tik kupls dalībnieku skaits, tas mūs absolūti ļoti patiešām priecē. Lūk, kas tad ir aizliegts no konkurences tiesību viedokļa un kur tad vispār atrodam šī definīcija, kas ir aizliegta horizontāla vienošanās, un kas tad ir tie galvenie nosacījumi, par ko arī vienoties noteikti pretendentiem vai konkurentiem ir aizliegts. Tas ir konkurences likuma 11. pants, līdzīgi kā līgums par Eiropas Savienības darbības 101. pants, un kas skaidri nosaka, ka ir aizliegts un kopš spēkā brīža nesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā.
Un šeit galvenais uzsvars ir, kad mēs skatāmies, ja mēs runājam tiešām par karteļu vienošanos uz neatkarīgu tirgus dalībnieku šādām saskaņotām darbībām, bet šeit es uzreiz gribu vērst uzmanību, ka attiecībā uz šo te publiskā iepirkuma likuma izslēgšanas nosacījumiem tur nav prasība par karteļa vienošanos konstatēt, un tur nav jāpievērš uzmanība, vai šie pretendenti ir neatkarīgi vai saistīti. Jo, kā mēs ļoti labi zinām, arī no publiskā iepirkuma likuma regulējuma nav aizliegts vienā un tajā pašā iepirkumā piedalīties saistītiem grupas uzņēmumiem. Līdz ar to arī uz viņiem ir attiecināmas šīs pārliecinošās norādes, un šajā gadījumā, tas vienkārši šeit ir vairāk vai mazāk šis pants apskatāms no tāda viedokļa, lai saprastu, kas tad ir šie 7 punkti tālāk, kas ir uzskaitīti šajā 11. panta 1. daļā, lai būtu izpratne par to, kādas tad vienošanās visbiežāk var pastāvēt un par ko vienoties noteikti nav pieļaujams. Tajā pašā kontekstā arī attiecībā uz šiem te izslēgšanas nosacījumiem. Tātad cenas veidošanās noteikumi vai cena, jo skaidrs, ka cena tas ir viens no galvenajiem vispār konkurences parametriem, ar ko tieši otrādi pretendentiem būtu jākonkurē. Ražošanas realizācijas apjomi, tirgus sadale, teiksim, un tā var izpausties gan pēc teritorijas, gan pēc klientiem. Ja mēs attiecinām to uz publiskiem iepirkumiem, tad tā var tikt attiecināt, piemēram, nav pieļaujams, ka kandidāti sadala savā starpā šos te pašus pasūtītājus, vienam otru informējot, par kuram ar kādu pasūtītāju ir iestrādes un kuru nepiedalīties vai dēla šos objektus, par ko tad iepirkumi tiek izsludināti. Un varbūt pasūtītājs savā pusē novēro tendenci, ka šie objekti savā starpā ļoti līdzīgi un neizprotami tiek sadalīti un nav loģisks skaidrojums, kāpēc viens vai otrs kandidāts, kas tajā pašā tirgū darbojās un var izpildīt nolikuma prasības, tomēr regulāri nepiedalās tādos iepirkumos, kurus jūs sludinat. Un ir attiecīgi arī šajā 11. panta 1. daļā atsevišķs 5. punkts, kas skaidri un gaiši arī attiecās uz tieši iepirkumiem, kur tiek atrunāts, ka noteikti nav pieļaujama pretendentu informācijas apmaiņa par piedalīšanos, nepiedalīšanos vai apmaiņa ar informāciju par, kas attiecās jau uz pašu iepirkumu šiem te noteikumiem, dokumentiem. Lūk. Par šādu karteļu vienošanos, jeb aizliegtu horizontālu vienošanos, ir paredzēts arī visbargākās soda sankcijas, jo aizliegta horizontāla karteļu vienošanās, tas ir arī smagākais no visiem konkurences tiesību pārkāpumiem, un attiecīgi par to var arī tikt piemērots naudas sods 10% apmērā no iepriekšējā gada apgrozījuma. Un, protams, tad ir šis te papildus sods, kas izriet no publiskā iepirkuma likuma šajos gadījumos, tad ir šī te izslēgšana uz 3 gadu periodu, kas, attiecīgi šiem te tirgus dalībniekiem dažkārt ir pat vēl sāpīgāk nekā attiecīgais konkurences padoms varbūt piemērotais sods, jo 3 gadu periods ir liels periods, un tāpēc arī mēs varbūt redzam tādu pozitīvu šobrīd tendenci, vismaz pēdējās karteļu izpētes lietās. Ja mēs atskatāmies uz 23. gadu, tad, kad stājās spēkā šie jaunie publiskā iepirkuma likuma grozījumi, šie te lietas dalībnieki nereti izvēlējās izliegt ar konkurences padomu, atzīt savās darbībās šo pārkāpumu, lai tas jau varētu kalpot kā tāds pirmais ceļš uz uzticamības atjaunošanu, un šie te uzņēmumi varētu turpināt piedalīties publiskajos iepirkumos. Tā kā šie nosacījumi, bargie, teiksim tā, izslēgšanas tomēr ļoti preventīvi ir atstājuši iespaidu uz tirgu. Par tiem izpausmes veidiem, kas visbiežāk tiek novēroti, ja mēs, veicinām šo izpratni par karteļiem publiskajos iepirkumos, tad noteikti tie ir dalības nosacījumi, kad šie pretendenti vienojās par dalības nosacījumiem, respektīvi novienojās par iepriekš sarunātu uzvarētāju savstarpēji un arī par fiktīviem, bez patiesas konkurences iesniegtiem čaulas piedāvājumiem no citiem pretendentiem, kas vienkārši piespēlē un absolūti netaisās tur piedalīties ar tiešām patiesu konkurences spiedienu rezultātā gatavotu piedāvājumu, bet, piemēram, nodrošina to, ka iespējams kāds pasūtītājs ir noteicis, ka obligāti ir jābūt vismaz 3 derīgiem kandidātiem, lai vispār iepirkumu neatceltu. Protams, arī šie dalības nosacījumi neizslēdz to, ka nereti notiek vienošanās gan par cenu, gan arī, kā es minēju, tiek sadalīti šie pasūtītāji vai objekti
par ko tad iepirkums ir sludināts, un to tad konkurences tiesībās mēs vairāk saucam par tirgus sadali. Ja mēs runājam par tādu tirgus sadali, klasisku labu piemēru no prakses, kas varbūt veicina šo izpratni un arī tāds praktiskais piesitiens, lai mēs nerunātu tikai par teoriju, ir šī te būvnieku lieta, kur absolūti mēs varam, ja mēs runājam par tiešām tirgus sadali publiskajos iepirkumos, tad šis ir tāds piemērs izteikts par tirgus sadali, kur divas grupas, kas sevi nosacīt šādi bija sadalījuši, un šeit jūs arī šajā slaidā redzat grupu 1 un grupu 2, novienojās, ka turpmāk tātad šie te visi lielākie būvniecības iepirkumi, kas ir izsludināti, vēl tiks izsludināti gan privātie, gan publiskie iepirkumi, kuru līguma summas mērāms vairāk miljonu apmērā, jo viņus interesē tiešām tādi ļoti apjomīgi būvniecības objekti, tiks savstarpēji sadalīti ar principu, ka pēc iespējas pietuvinātāk katra grupa iegūs pēc iespējas līdzīgākus šos tie potenciāli iegūstamās līgumsummas, lai nav tā, ka, piemēram, vienai grupai 5 miljoni no visiem kopējiem iepirkumiem un otrai 120. Tāpēc viņu princips, kā viņi to atrunāja šajās te sarunās, kuras konkurences padome ieguva no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kas bija veicis attiecīgi šīs operatīvās darbības, pastāvēja šāda veida vienošanās starp šiem te pārstāvjiem. Un kāpēc bija šis nosacītais iedalījums divās grupās, lai atvieglotu arī šīs te karteļu vienošanās realizāciju, lai nebūtu tā, ka uz tikšanos jāierodas pilnībā visiem, pietiek, ka piedalās kāds no grupas 1 un grupas 2, un tālāk jau tā informācija izcirkulē. Lūk, un šāda ilgstoša vienošanās pastāvēja tirgū, un attiecīgi, šeit jūs redzat arī konkurences padomes piemēroto sodu, vairāk kā 16 miljonu šiem te lietas dalībniekiem. Vēl viens tāds piemērs, tur, kur mēs runājam par arī, teiksim, informācijas apmaiņu un, teiksim, lotes sadalījumu, jo šeit savukārt ir iepirkums, kuru organizēja Autotransporta direkcija, kas principā noslēdz tirgu uz 10 gadiem, un tas iepirkums arī bija apjomīgs, vairāk kā 40 miljoni, un viņš bija sadalīts 16 lotēs, un ar nosacījumu, ko izvirzīja jau pats pasūtītājs, ka katrs šis te kandidāts, pretendents nevar iegūt vairāk kā 15 miljonu kilometrus gadā. Lūk, līdz ar to šie te lietas dalībnieki novienojās, ka, lai šo karteli veiksmīgi realizētu, ir nepieciešams atsevišķos gadījumos iet gan individuāli, gan veidojot apvienības. Tā kā šis ir arī stāsts par to, ka nereti arī tirgus tādas apvienības, kuras veido šie te pretendenti, šī te forma tiek izmantot nevis objektīvi, kas būtu pieļaujami, ja, piemēram, kāds no viņiem nevarētu izpildīt individuāli šīs te kvalifikācijas prasības, bet tieši otrādi tādai, šajā gadījumā, principā, karteļa aizsegam, lai vienkārši pēc iespējas varētu pietuvināties katrs no šiem kandidātiem iegūt pēc iespējas tuvāk šiem 15 miljoniem kilometriem gadā, un absolūti ne no viņu kapacitāte bija pietiekoša, gan arī no tās informācijas, ko lietas izpētē iegūta konkurences padome, kur ir šī savstarpējā saraksta, nevienā brīdī tur nav saraksts par to, ka tur kāds tiešām meklē kādu sadarbības partneri, lai varētu kaut kādā daļā paveikt šo te līgumu izpildi. Tieši otrādi tur cirkulē informācija, kuram kas ir jāatslogo, lai atkal varētu paņemt šo loti, un tas vienkārši apliecina to, ka šī te vienošanās šādā veidā, šādā formātā norādījusi to, ka joprojām tirgus dalībniekiem vienkārši šis kalpo kā instruments karteļu realizācijai. Mēs runājam arī par tirgus sadali, arī šis ceļu būves kartels ir piemērs ļoti labs, ja mēs runājam tieši par tirgus sadali. Šis ir 23. gada lēmums, arī nesen tātad pieņemts, un arī šeit mēs novērojam līdzīgi kā būvnieku lietā tirgus sadalas starp konkrētajiem tirgus dalībniekiem, kur arī izmantoja šo formātu, piemēram, par
ģenerāls un apakšuzņēmēja attiecības, kas arī bija nevis nepieciešamas objektīvu iemeslu dēļ, bet tāpēc, ka bija novienošanās par to, kuri objekti kuram tirgus dalībniekam tiek iedalīti, un konstatējot, piemēram, vienā gadījumā, kā tam, kam tiek iedalīts, jeb atdot šis te iepirkums otram tirgus dalībniekam patiecībā tajā iepirkumā pastāvot ļoti būtiskas konkurences priekšrocības, jo viņam rūpnīca atrodas no objekta 7 km attālumā, saprot, ka labi, tad tu ļoti gribi šo objektu, tomēr iedalīsim tev, bet es tev iešu kā apakš uzņēmējs. Tā kā arī bez kaut kādas tur izvērtēšanas patiešām, vai tas ir vajadzīgs, vienkārši šādā formāti nereti tiek izmantoti arī, lai realizētu šo karteļu vienošanos. Protams, ar to es noteikti negribu teikt, ka ģenerāla vai apakšnieka attiecības ir aizliegts, vai kad piegādātāja apvienības ir aizliegtas publiskajos iepirkumos, bet tas ir jautājums par to, ka šeit ir piemēri no mūsu prakses, pavisam nesenas prakses šie piemēri, kas šodien demonstrēti ir, kas liecina, ka nereti ir jāiedziļinās, patiešām, vai tas tiek darīts objektīvi iemeslu dēļ, vai tas nekalpo tomēr kā aizsegs, piemēram, tirgus sadalē, karteļu vienošanai. Tie riski, kas norāda uz paaugstinātu pārkāpumu iespējamību, piemēram, kas ir arī no mūsu prakses, kam ir vērts pievērst uzmanību, piemēram, trešās personas, gan ārpakalpojumu sniedzēji, gan apakšuzņēmēji, kas iespējams gatavo šos dokumentus publiskajam iepirkumam vai kaut kādai daļai vai pilnībā piesaist viens un tos pašus speciālistus, cieša sadarbība, kur jau pats uzņēmējs nespēja nodalīt, kas ir atļauts, kas nē. Tas, protams, atkal ir jāvērtē caur tādu prizmu, ka jāskatās tas pazīmju kopums, jo arī piemēram, par speciālistu piesaist būs arī tāds viens praktisks piemērs no šiem publiskā iepirkuma likuma ietveros pieprasītā atzinuma kontekstā, kur bija tieši kā pazīme norādīt šāda te viena un tā paša speciālistu piesaist, bet tur bez citām pazīmēm tas neveido tādu pietiekošu, pārliecinošu norādi, ka tur noteikti ir saskaņotas darbības, jo tur jau arī jāvērtē, kas tas ir par tirgu, kas par speciālistu, vai tiešām varbūt tas arī ir kaut kāds viens no tiem retajiem Latvijā esošajiem speciālistiem, vai kaut kāds apakšuzņēmējs, kas varbūt ar kaut ko ļoti specifisku nodarbojas un nav tādu daudz, un līdz ar to tas ir arī loģisks skaidrojums. Tā kā tas vienmēr ir jāvērtē kontekstā ar visiem pārējiem faktiskajiem apstākļiem, kas jūsu rīcībā ir. Šie vienkārši ir tādi momenti, kas varbūt izriet no prakses, kam vērts pievērst uzmanību, bet tas nenozīmē automātiski, ka lūk, tas uzreiz nozīmē kaut ko sliktu, ka tur visi visu ir saskaņojuši. Tie vienkārši tādi sarkanie karogi, kam pievērst uzmanību, paskatīties jau sīkāk vai varbūt meklēt objektīvu skaidrojumu tam un iedziļināties tajā problēmā. Jā, arī, protams, šie cilvēciskais faktors, jo skaidrs, ka Latvija ir maza un tas tirgus, kurā darbojās tirgus dalībnieki, ir mazs, līdz ar to nav izslēgti šie paralēlie kontakti, gan paziņu draugu lokā, gan darba attiecības konkurējošos uzņēmumos, paralēli attiecīgiem speciālistiem, kas arī var tādu paaugstinātu risku rada tam, ka šī informācija var noplūst. Tieši tas pats arī attiecās uz šo šobrīd aktuālo koplietošanu, izmantojot kopīgas biroja telpas, biroja tehniku, arī tas var, rezultēties tajā, ka tas ir jau tāds paaugstinātāks risks, ja mēs domājam par kaut kādu informācijas apmaiņu. Bet tas atkal automātiski nenozīmē, ka ir pārkāpums, vienkārši tie ir tie riski, kas tad, ja jūs zinat šos savus kandidātus un zinat šos faktisko situāciju, tad tas ir tas, kam kur jau varbūt ar tādu situāciju jāpavērtē, kādus tad arī tos dokumentus sagatavotos šie kandidāti ir iesnieguši, vai tiešām tur viss ir kārtībā, vai nav novērojams kaut kādas līdzības sakritības dokumentu rekvizītos, vizuālajā noformējumā, kas jums jau ar savu aci jau vērtējot un zinot šo kontekstu, liek domāt, ka nav jākonsultējās iespējams ar konkurences padomi. Lūk, un arī, vērtējot šos 2 gadu periodā ienākošos iesniegumus, no pasūtītājiem par šiem izslēgšanas nosacījumiem, mēs redzam arī, ka nereti arī tomēr pasūtītāji ļoti negrib pieņemt patstāvīgu šo lēmumu un iespējams arī atsevišķas pazīmes, ieraugot kaut kādus signālus bez kaut kāds varbūt tādas lielākas iedziļināšanās, protams, uzreiz automātiski ziņo par to, kur
varbūt patiešām pastāv jau diezgan loģiski tas izskaidrojums, vai arī tā viena atrautā lieta bez citām pazīmēm, bez konteksta absolūti noteikti nevar liecināt par to, ka pretendenti saskaņojuši cenas vai saskaņojuši šos piedāvājumus, un tāpēc viņi būtu no tālākas dalības šajā iepirkumā izslēdzami. Un šeit tāds dažas lietas, ko mēs esam apkopojuši šo 2 gadu teiksim, periodā, par ko arī vērts varbūt pieminēt šodien, pieņemsim piedāvājumu cenas, kas pārsniedz plānoto līguma summu. Lūk, šādu pazīmi norāda pasūtītājs vienkārši kā faktu, ka pretendents, to cenu, ko viņš ir norādījis savā piedāvājumā, viņa pārsniedz līguma cenu. Tas noteikti nevar kalpot kā pazīme, ka pretendenti kaut kādā veidā ir saskaņojuši cenas vai iesnieguši formālus piedāvājumus. Tas automātiski noteikti to nenozīmē. Ja, protams, ir kaut kādas citas pazīmes, kas liecina par to, ka iespējams šis ir kaut kāds čaulas piedāvājums bez patiesas vēlmes konkurēt, un tad jūs tur aprakstat to savu bažu, tad, protams, būs cits jautājums, bet vienkārši fakts par to noteikti nebūs. Tāpat kā nereti mēs arī saņemam teiksim, tādu iesniegumu, kur vispār ir norāda tikai par vienu pretendentu. Arī tas noteikti nav pazīme, jo pazīmes, kā jau es arī minēju iepriekš, ko tad pasaka 11. pāns, tad mēs vērtējam kaut ko, kas ir pastāv starp 2 vai vairākiem tirgus dalībniekiem. Nevar būt pats par sevi fakts, ja mēs vienkārši runājam par vienu pretendentu un viņu kaut kādām lietām. Tā kā tas arī ir vēl viena tāda lieta. Jā, šeit arī tas gadījums par vienu to pašu speciālistu, ka tirgus dalībnieki publiskajos iepirkumos ir tiesīgi, protams, izmantot arī vienu to pašu speciālistu. Protams, ka tas tajā signāla sarakstā ir minēts kā viens no sarkaniem signāliem, bet tas jau ir jāvērtē kontekstā, vai tas ir kaut kas vienīgais, un tas varbūt arī ir kaut kas loģiski izskaidrojums, jo, kā es minēju, tas ir kaut kāds speciālists, kas ir, nav tirgū daudzi tādi, vai arī tiešām ir šī pazīme, bet nav nekas cits, kas liecinātu, ka šajos pretendentu piedāvājumu dokumentos būtu kaut kas jums liek domāt, kad tur ir saskaņotas bijušas darbības, ne attiecībā uz cenu, ne attiecībā uz citiem nosacījumiem, ar ko startē šis konkrētais kandidāts, ne arī vērtējot šos dokumentus vizuāli, rekvizītus un tā tālāk. Tā kā noteikti tā nebūs pazīmes, kā pamata būtu kāds tiesīgs izslēgt kādu tālākas dalības. Jo kā jau arī šis pāns nosaka, jābūt pārliecinošām norādēm. Tas nozīmē, ka no ļoti lielu ticamību izskatās, ka tās darbības ir saskaņotas un izskatās, ka vismaz pirmšķietami nav tāda loģiska skaidrojuma. Turklāt vēl jau, kā arī Monta minēja, vēl ir, protams, var uzdot šos jautājumus arī uzticamības procesā ietveros un skaidrot un nonākt līdz tam gala lēmumam tas pasūtītājs. Izmantot arī savas visas pilnvaras, kas ir dotas kontekstā. Sakritības, piemēram, tehniskajos parametros. Ja tas ir tikai tehniskajos parametros, un, piemēram, kā bija mūsu gadījumā, ko mēs vērtējam, ka gāja runa par autonomas iepirkumu, un sakritība ir tajā, ka konkrētai automašīnai, kas tiek ņemta no viena un tā paša automašīnas dīlera, sakrīt tehniskie parametri. Loģiski, ka viņi sakritīs, jo tā ir viena un tā pati automašīna, par ko iet runa, viens un tas pats dīlers, ar ko šie pretendenti sadarbosies, ņemot šo automašīnu, lai piegādātu jums viņu uz šīm te nomas tiesībām. Līdz ar to absolūti loģisks skaidrojums, kāpēc tur sakrīt. Līdz ar to tā nebūs pārliecinoša norāde, kas liecina par to, ka viņi ir saskaņojuši kaut ko ar mērķi šeit kropļot konkurenci jūsu iepirkumā. Līdz ar savukārt vērtējot pārējos, teiksim, parametrus šajā starp šiem 2, piemēram, pretendentiem, bija redzams skaidri, ka izmaksas ir dažādas, atpakaļpirkšana, transporta līdzekļu gala cena, maksa par paredzamo nobraukumu pārsniegšanu, viss pārējais ir atšķirīgs un neskrīt. Sakrit tikai paša tehniskā specifikācija. Lūk, tāpat arī pasūtītājs nav norādījis uz konkrētām pazīmēm. Arī tādu situāciju mēs bieži sastopamies vērtējot pasūtītāju šos saņemtos iesniegumus par izslēgšanas nosacījumiem. Jā, un šeit arī jāsaka, ka mēs sagaidām, un to arī saka publiskā iepirkuma likums, ka tiks norādīts no pasūtītāja puses konkrētas lietas, kas jums liek domāt, ka
šie pretendenti ir iespējams saskaņojuši savas darbības konkrētajā iepirkumā, jo noteikti 10 darba dienas nav domāts, lai, piemēram, konkurences padomu uzsāk kaut kādu izpēti, plašu, ar mērķi iegūt informāciju, pierādījumus vai kā savādāk. Tas ir domāts 10 darba dienās operatīvi reaģēt uz jūsu norādītām konkrētām pazīmēm, lietām, kas jums liek domāt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Vienkārši pats par sevīm pastāsts par to, ka ir liels iepirkums un šie pretendenti vairākos, piemēram, statusos piedalās konkrētajā iepirkumā gan kā ģenerālis, gan kā apakšnieks, noteikti nav pati par sevīm kā pazīme, kas būtu vērtējumi, kā pārliecinoši norāda, ka šie pretendenti kaut ko savā starpā ir saskaņojuši vai vienojušies par kaut ko šajā konkrētajā iepirkumā. Nu, lūk, tāpēc, atgriežamies pie šī signāla saraksta, kas ir domāts, kas ir tāds konsolidēts dokuments, kur ir apkopojis gan konkurences padomu savu līdzinējo praksi, vērtējot pretendentu piedāvājumus, gan arī OECD praksi. Tas ir jāvērtē caur tādu loģikas prizmu, jo runājot par pazīmēm vienmēr, vismaz konkurences padomu no savas puses un arī signāla sarakstā tas ir pateikts, ir tādas pazīmes, kas tiešām ar ļoti augstu ticamību visticamāk liecinās, ka tur būs grūti atrast kādu loģisku izskaidrojumu. Piemēram, tad, ja jūs atrodat, ka tajos pretendentu piedāvājumu rekvizītos ir viena tā pati fiziskā persona, kas gatavo šos dokumentus, vēl jo vairāk ir līdzības noformējumā pieļautas kļūdas, iesniegti dokumenti, kas neizriet no nolūkuma prasībām vai identiskas cenas, tākais komata un tā tālāk. Bet ir pazīmes, protams, kuras ir jāvērtē kontekstā, piemēram, par to tehniskām specifikācijām vai sakritība vai viens un tas pats speciālists. Nu, tās noteikti ir tādas, kas ir jāvērtē jau kaut kādā kontekstā. Nu, lūk, tāpēc, pievēršat uzmanību, kas tā ir par pazīmi, vai tā ir tāda, kas, tiešām būs ļoti grūti, kādā veidā tirgus dalībnieks varētu izskaidrot, ka, objektīvi tur kaut kādi apstākļi pastāvējuši, un tas nav vērtējums kā kaut kāda slēpta aizliegta vienošanās, lai kaut kādā veidā ietekmētu šo iepirkumu, vai tomēr, tas ir jāskatās un jāvērtē. Tas vienmēr būs vērtēšanas jautājums par to, kāds ir tas pazīmi kopums. Tās pazīmes ir atrodamas, kā jau es minēju, gan šīs pieļautās vienādības kļūdas, gan viena tā paša, piemēram, e-pasta adrese vai kontaktpersona, kas tiek norādīta, ar ko jākomunicē, vai kaut kādas rekvizītu daļas, kas ir palikušas varbūt kāda pretendenta piedāvājumos, kas tomēr, lai arī liktos, it kā tā ļoti brutāla pazīme, bet tomēr arī tāds joprojām tiek konstatēts. Šīs pēdējā brīža izmaiņas, identiski dokumenti, rekvizīti, viens un tas pats sagatavotājs, uzvarētājs, kas nolīgst darba izpildēji tos, kas arī piedalījušies šajā iepirkumā un iespējams bez pamatojuma atsaukuši savus šos piedāvājumus un šādi varbūt uzvedās nevis tikai vienā, bet, piemēram, 28 iepirkuma daļās, tad mēs jau runājam par tendenci. Un noteikti tā varētu kalpot jau kā tāda pazīme. Iesniegts, protams, identiskas tāmes, dokumenti, kā es minēju, piemēram, kas neiziet vispār no nolūkuma prasībām, kur jūs redzat, vērtējot, piemēram, 5 pretendentus, jūs redzat, ka 2, vienkārši tā, ka copy-paste ir iesnieguši ne tikai tāme, bet, piemēram, vēl kaut kādu koptāmi, kas vispār neizriet no nolūkuma prasībām, bet abiem identiski šāda veida vispār nolikumā neprasīti dokumenti tiek pievienoti. Tas jau varētu liecināt par kaut kādām pazīmēm, kas grūti izskaidrojams, kāpēc tā, un tur varētu pasūtītājiem rasties tāda baža par to, ka jāvērš uzmanība konkurences padomē, jāsaņem atzinums. Raksturošu nedaudz tādus praktiskus piemērus, gadījumus arī no šiem konkrēti pasūtītāju iesniegtiem iesniegumiem, lūdzot konkurences padomes viedokli. Lūk, piemēram, piemērs Valsts aizsardzības loģistikas iepirkuma centrs. Kas ir norādīts situācijas aprakstā, jau diezgan pamatoti. Pats pasūtītājs ir konstatējis tātad sakritības dokumentos, tā skaitā rekvizītos, pretendentiem 2. Šeit mēs viņus te apzīmējam ar, tā teikt, slēptu identitāti XY. Iepirkums ir par pārtikas produktu piegādi NBS vajadzībām, un tā tad pastāv aizdoms, ka, attiecīgi ņemot vērā šīs sakritības dokumentu rekvizītos, ka šie piedāvājumi nav sagatavoti
neatkarīgi, ka to patiesībā ir darījis visticamāk viena tā pati fiziskā persona. Nu, ļoti pamatotas jau norādes, patiešām tādas, kur jau startā ir secināms, ka būs diezgan grūti droši vien izskaidrot kaut kā loģiski. Šajā gadījumā mēs bez visām savām darbībām, izvērtējot pašus dokumentus, pārliecinoties par pašu pasūtītāju jau iesniegumā ietverto informāciju, organizējam arī prevenciju, uzaicinājām abus šos pretendentus uz konkurences padomi un arī prevencijā noskaidrojām, ka patiesībā piedāvājuma sagatavošanas laikā šī uzņēmuma X amatpersonu dalībniece Maija, arī identitāte mainīta, kas vienlaikus ir arī X amatpersonas un dalībnieces Evas māte, pieredzes nodošanas nolūkā un ar mērķi palīdzēt veiksmīgāk šim jaunajam izveidotiem uzņēmumam pirmo reizi startēt publiskajā iepirkumā, palīdzēja sagatavot un iesniegt piedāvājumu dokumentus iepirkumā. Tā kā tur arī prevencijas laikā nenoliedza, ka ir šī situācija, ka šāda te savstarpēji meitas mātes attiecību rezultātā, kas nav vērtējumi kā saistīta grupas uzņēmuma, bet joprojām neatkarīgi, un šāda veida noteikti rīcība nav pieļaujama, un noteikti mēs šeit nevaram runāt par neatkarīgi sagatavotiem piedāvājumiem. Līdz ar to šeit ļoti pamatoti pasūtītājs bija saskatījis jau šīs pirmšķietamās norādes par sakritībām rekvizītos, un arī no šo personu paskaidrojumiem atklājās tas, ka viena fiziska persona nepamatoti ir gatavojis arī otra pretendenta piedāvājumu. Pēc būtības pasūtītājs te nav saņēmis konkurējošas pretendentu piedāvājumus, tā kā pamatots lūgums no pasūtītāja puses un attiecīgi arī mūsu atbilde. Šeit savukārt piemērs no nodrošinājuma valsts aģentūras. Kāds ir situācijas apraksts? Tātad konstatēts, ka X ir iesniedzis lētāko piedāvājumu un Y ir iesniedzis otru lētāko piedāvājumu. Iet runa par iepirkumu, par aizsardzības ekipējumu un aprīkojumu pūļu kontrolas dienestu vajadzībām. Turklāt, kas ir konstatēts, ka X un Y savā pieredzē balstās uz vienu un to pašu ražotāju, kā arī ir iesnieguši identisku, attiecīgi pieredzi apliecinošus dokumentus. Šeit jāsaka tā, ka šo situāciju vērtējot, mēs kā konkurences padome nekonstatējām tādu pazīmi kopumu, kas nepastāvot kaut kādam loģiskam izskaidrojumam liecinātu tomēr par pārkāpumu, jo abi pretendenti visticamāk katrs individuāli ir izveidojuši šo sadarbību ar policijas, militārā un aizsardzības ekipējuma ražotāju, tāpēc arī norādījuši vienu to pašu ražotāju darījumus un to apliecinošos dokumentus, jo šeit nekādas citas pazīmes vērtējot iesniegtos piedāvājumus, rekvizītus, kaut kādas sakritības netiek konstatēts, tikai tas fakts, ka šie divi kandidāti sadarbojās ar šādu te ražotāju, diezgan specifisku droši vien šādu te ekipējumu ražotāju, pieļauju domu, ka nav tā, ka viņi ir ļoti daudz, un līdz ar to tas vien, ka ir šāda te sakritība un pieredzē balstās uz šo konkrēto ražotāju, nevar vēl likt domāt par to, ka šeit būtu noteikti saskatāms pārliecinošas norādes. Tā kā tāda arī atbilde sekoja no konkurences padomes. Šeit savukārt piemērs no Rēzeknes slimnīcas. Ko tad Rēzeknes slimnīca pati jau konstatē, norādot iesniegumā, ka X un Y nodrošināt nolikuma prasību izpildi par segumu atjaunošanu pie saimniecības ēkas ir piesaistījuši vienu un to pašu būvspeciālistu, kurš saskaņā ar BIS publisko informāciju vienlaicīgi ir arī nodarbināts abos pretendentos. Tātad strādā paralēli abos konkurējošos uzņēmumos. Pasūtītājs norāda, ka būs speciālists norādīts, ka abu pretendentu iesniegto darbu izpildes kalendāro grafiku un finanšu piedāvājumu arī sagatavotājs. Un šeit arī, teiksim tā, nekādas citas norādes vērtējot pašus pretendentu iesniegtos piedāvājumus mēs nekonstatējām, kas mums liktu domāt, ka tas ir atstājis kaut kādu iespēju un notikušas ir saskaņotas darbības. Šeit gan mēs norādījām, ka pats pasūtītājs ir aicināts tomēr noskaidrot papildus apstākļus, noskaidrot to formātu, kā vispār šie abi uzņēmumi nodrošina to, kā tiek sagatavoti šie neatkarīgie piedāvājumi, izstrādi pie šādas situācijas, ka viņi nodarbina vienu un to pašu speciālistu, un viņš ir nodarbināts gan vienā uzņēmumā, gan otrā, kā viņi nodrošina šo te informācijas neizpaušanu. Un tad, attiecīgi, noskaidrojot šo situāciju līdz galam, jo tas ir noteikti objektīvi nepieciešams, lai pieņemtu šo gala lēmumu,
nu, tad arī tikai pēc tādas papildus informācijas iegūšanas, kas patiešām tad pārliecina šo te pasūtītāju, ka jā, viņi ir spējuši nodrošināt šo situāciju, var tālāk jau pieņemt droši vien šo gala lēmumu, jo šeit bez papildus informācijas mēs noteikti nevaram pateikt pirmšķietami jā vai nē. Šeit vairāk ir tā, ka šeit ir tāda ļoti interesanta situācija, ka tiek nodarbināts paralēli, nekādas citas pazīmes tādas, kas izkristalizētos vērtējot pašus pretendentu iesniegtos dokumentus nav, bet te noteikti tad prasās šādu papildus izvērtēšanu jautājumu uzdošana, lai pasūtītājs varētu pieņemt šādu te gala lēmumu. Šeit savukārt piemērs no Ķekava novada pašvaldības, kur bija situācijā norādīts, ka konstatēts, ka pretendenti X un Y ir iesnieguši vienādus dokumentus iepirkumā par automašīnas nomu. Operatīvais līzings tātad Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām. Un šeit, kas tad ir konstatēts, kad to arī mēs nokonstatējam, ka lai arī abi pretendenti ir iesnieguši identiskus konkrētus dokumentus, ir loģisks skaidrojums ar X un Y līgumiskajām attiecībām, kuru saturs atklāja, ka X EISā jau ir iesniedzis apliecinājumu no Y. Tātad viņu savstarpējās šīs līgumiskās attiecības ārpus šī te konkursa tvēruma. Proti Y ir oficiālais dīleris un ir nodevis X-am tiesības pārdot piedāvātos transporta līdzekļus un uzņemties garantijas saistības, kā arī nodrošināt tehniskās apkopes, remontu garantijas laikā, lai piedalītos iepirkumos saistītos ar transporta līdzekļu pilnu servisa nomu un operatīvo līzingu. Tātad, tas arī pats par sevi nav aizliegts, tātad ir jāpavērtē vienkārši tas, kas ir norādīts jau EISā iesniegtajos apliecinājumos un dokumentos, un arī neskaidrību gadījumā varbūt vēl kaut ko papildus var izmantot to, ko mēs arī vienmēr iesakam, pievienojot šos neatkarības deklarācijas saviem iepirkumiem, kuros pašiem pretendentiem jau būs jānorāda, vai viņiem ir bijusi un kāda veida sadarbība konkrētā iepirkuma ietvaros. Un ja tas ir absolūti normāla un objektīva sadarbība, tad tas nav aizliegts. Šeit savukārt situācijas apraksts un situācija no sadalas tīkliem saņemts iesniegums, kur jau pats pasūtītājs ir diezgan pārliecinoši norādes saskatījis par to, ka jā, visticamāk, tad būs grūti izskaidrot, jo pretendents X un Y ir iesnieguši piedāvājums iepirkumā par elektropārvaldes līniju trašu tīrīšanu, un ir konstatēts, ka gan piedāvājums ir parakstījis un kā atbildīgā kontaktpersona ir norādīta viena tā pati persona, gan to, ka pretendenta amatpersona, dalībnieks un patiesā labuma guvējs ir ar vienādiem uzvārdiem, gan uzņēmumā X un prokuriste un Y uzņēmumā amatpersona ir saistīta persona abās komercsabiedrībās, kā arī abiem pretendentiem ir viena juridiskā adrese. Un tas, kas ir konstatēts, ka abi šie uzņēmumi nav uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, neskatoties uz šīm te norādēm, jo netiek konstatēta tātad šī te izšķirošā ietekme. Ja, un tas, kas ir izšķirošā ietekme vai viens tirgus dalībnieks, to jūs arī varat atrast, tas ir konkurences likumā 1. panta 9. punktā norādīt šī definīcija. Un viena persona ir parakstījusi un iesniegusi abus principā piedāvājumus EISā, ņemot vērā šos jau pirmšķietam lielās bažas par to, ka visticamāk tur nav loģisks izskaidrojums. Konkurences padome vēl papildus paprasīja arī šajā gadījumā pie šādām pazīmēm digitālajai aģentūrai informāciju, un mēs arī nokonstatējam, ka arī no vienas IP adreses viņi ir augšu plēdāti, kas tikai pastiprina vēl bažas par to, ka nav neatkarīgi iesniegt un sagatavot šie piedāvājumi. Līdz ar to, protams, ka arī konkurences padomes tas viedoklis atpakaļ sadalas tīkliem bija par to, ka mēs secinām, ka visticamāk šeit šie piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi. Tie tādi daži piemēri, kas varbūt vairāk uzskatāmāk parāda, kāda veida informācija tiek saņemta un kāds ir varbūt konkurences padomes skatījums. Tā kā viennozīmīgi tas, ko mēs kā pozitīvu efektu vērtējam no šiem jaunajiem izslēgšanas nosacījumiem, tas, ka pieaug tirgus dalībnieku interesi par šo uzticamības atjaunošanu, un tas nav slikti, jo nav jau pašmērķis vienkārši pats par sevīm izslēgt, lai nebūtu konkurence iepirkumos. Tieši otrādi, tas ir arī veids apzinoties šīs smagnējās sekas, kāpēc tieši, ko jau es arī minēju sākumā, ka jau lietas ietvaros uzņēmumi tomēr
sāk par to domāt un nereti arī vienojās konkurences padomī un izlīgst un atzīst šo pārkāpumu, veikt šīs preventīvās darbības savos uzņēmumos, lai atjaunot šo uzticamību, gan izstrādā vadlīnijas, gan izglīto savus darbiniekus par šiem konkurences aspektiem, un apņemās, tā teikt, turpmāk uzvesties jau atbilstoši arī konkurences likuma prasībām tirgu attiecībā uz dalības nosacījumiem iepirkumos. Tā kā, jā, tas par uzticamības atjaunošanu, kāds ir tas process, kad konkurences padome ir pieņēmusi šo te lēmumu par šo te aizliegto vienošanos, uzņēmums konsultējās konkurences padome par iespēju gūt šo atziņumu, un tas, ko mēs esam izvirzījuši kā tādas prasības, pie kurām mēs sniegtu šo pozitīvo vērtējumu, noteikti būtu, ka uzņēmums ir samaksājis šo te naudas sodu un atlīdzinājis arī zaudējumus, ja to prasa pārkāpumā cietušais. Ja ir veikts šīs preventīvās darbības, uzņēmums ir izstrādājis patiešām šīs korporatīvās konkurences tiesību ievērošanas vadlīnijas, izglītojis savus darbiniekus, un, ja ir iespējams, tad ir veicis arī šos struktūrālās izmaiņas, respektīvi novēršot to personu, kuras bija konstatēts jau, piemēram, pašā pārkāpumā, kā tās galvenās personas, kas ir veikušas varbūt šo pārkāpumu. Jā, tā kā tas ir tās darbības, ko mēs vērtētu, un tad attiecīgi arī atpakaļ sniegt uzņēmumam tādu, savu viedokli, bet jebkurā gadījumā iepirkuma rīkotājs, pasūtītājs ir tas, kas nosaka šo gala lēmumu, atļaut, neatļaut tālāk piedalīties jau konkrētajam pretendentam. Jau minēju arī par tām preventīvajām lietām, kuras var izmantot. Šeit vēl atsevišķi slaidā minēts šie nosacījumi attiecībā uz neatkarības deklarāciju. Es domāju, ka ļoti lielā daļā jau pasūtītāji to izmanto un ir zinājuši par šādu neatkarības deklarāciju. Tas izriet arī no OECD tādiem ieteikumiem pasūtītājiem, kur var iekļaut šo informāciju, kā jau es minēju, kur pretendenti paši aizpild un paraksta šo deklarāciju, apliecinot to, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti neatkarīgi, vai tieši otrādi norāda, kas tad ir tā sadarbība, un tad tas ļauj arī pasūtītājiem izdarīt secinājumus. Tā kā noteikti tādai riska mazināšanai, prevencijai, tas ir tiešām šie te rīki, kā konkurences veicināšanas un izpratne par šiem jautājumiem, un tāpēc noteikti ir vērtīgi arī šāda veida pasākumi, kur mēs varam izrunāt šīs lietas un padalīties ar pieredzi. Noteikti lasiet arī lēmumus, skaidrojumus un vadlīnijas, kas tiek publicēts diezgan regulāri gan sociālajos tīklos, informācija, gan mūsu tīmekļa vietnā, mājaslapā, tieši tāpat kā arī iepirkuma uzraudzības birojas minēja par šīm vadlīnijām, par izslēgšanas nosacījumiem, jo tie jau ir domāti tie instrumenti un palīgi jums šīs te izpratnes veicināšanai. Un arī pašnovērtējumi rīki, kas ir pieejami, un noteikti arī šis signāls saraksts, kas ir izmantojams, kurā arī var ieskatīties, kur ir definētas jau tās, kā es minēju, tās pazīmes, kur mēs esam jau identificējuši mūsu prakses gaitā, un arī dažas ir paņemts no OECD vadlīnijām, tā kā tur tā praksa ir apkopot, un tas ir tāds palīgi dokuments pasūtītājiem. Tā kā noteikti arī izmantojot iespējas konsultēties, to noteikti arī daļa no jums izmanto, jo patiešām kopš šie grozījumi ir spēkā attiecībā uz izslēgšanas nosacījumiem, noteikti arī mūsu pusē ir pieauguši konsultāciju skaits, gan telefoniski, gan, ja tas ir nepieciešams, mēs varam arī attālināt vai klātienē sanākt un izrunāt konkrēto situāciju, lai nekas nepaliek bez ievērības. Tā kā noteikti, arī, ja jūs zvanat vai piesakat šādu, tas noteikti var arī notikt, neatklājot konkrētu uzņēmumu nosaukumus, tas nav nepieciešams. Galvenais ir saprast vairāk to situācijas aprakstu pēc būtības, lai mēs arī varētu sniegt pēc iespējas jums tādu atbilstošāku atbildi. Tā kā noteikti arī pašizglītošanās par šiem jautājumiem jau ir gan podkāsti, gan online šie te semināri, kas ir bijuši līdz šim, piemēram, par aizliegtām vienošanām, kur arī var ieskatīties un veicināt šo izpratni, jo kas pat tiešām būtiskākais, ka tie iepirkuma speciālisti, kas strādā, ka viņi izprot, uz ko tad pievērst to uzmanību, kas tad ir tā saknētā aizliegtā vienošanās, jo ne jau viss ir aprakstīts visos šajos te varbūt palīgu materiālos, var būt tā situācija vēl kaut kāda, vienkārši, ir iespējams vienkārši, ja jūs saprotat to būtību, tad arī noteikti
arī par to varbūt kādi jautājumi, un to tad mēs varam izdiskutēt. Tas, kas bija no jautājumiem iesūtīts, mēs esam šeit apkopojuši šajā pēdējā prezentācijas slaidā, tad es varbūt arī mēģināšu atbildēt ātri uz šiem jautājumiem, un tad mēs varam atgriezties visi kopā, un varbūt būs vēl kādi papildus jautājumi. Tas, kas bija iesūtīts, jā, un jautāts, kur un kā var saņemt informāciju par sodītajiem uzņēmumiem, man šķiet, ka Monta jau daļēji, man liekas, atbildēja jau savā prezentācijas laikā. Kas attiecās uz konkurences tiesību pārkāpumiem, visi konkurences padomes lēmumi publiski pieejami, konkurences padomes mājaslapā sadaļā lēmumi. Tas, kam jums ir jāpievērš uzmanība, un kā jau es minēju, kāpēc arī vajadzīga tā izpratne, ka tie ir lēmumi par konkurences likumu 11. pantu, jeb aizliegts vienošanās lēmumi. Un turklāt horizontāls aizliegts vienošanās lēmumi, jo 11. pants attiecināms arī uz vienošanām vispār, un vienošanās var būt gan vertikāls aizliegts vienošanās, gan horizontāls, un šeit iet runa par horizontālām aizliegtām vienošanām, tas, ko es jums stāstīju, tad, kad konkurenti vienojās par nosacījumiem. Tā kā tā informācija tur ir pieejama. Ja nereti ir vēl kaut kādas bažas, tad noteikti pakonsultēties, pazvaniet varbūt uz konkurences padomi, jo no mūsu struktūra vienībām aizliegt vienošanās departaments ir tas, kurš gan veic izpētes par šiem aizliegtajām vienošanām, gan arī sniedz šos atzinumus publiskiem pasūtītājiem par saskatītajām pazīmēm. Tā kā noteikti tā ir tā struktūra vienība, ar ko jums sazināties. Tad ir jautājums, kā identificēt iespējams aizliegt vienošanos gadījumos, ja izpildītājs, kurš ir interesējies par iepirkuma detaļām un iesniedzis piedāvājums, atsauc piedāvājumu atvēršanas dienā vai uzreiz jau pēc atvēršanas. Te ir jautājums par to, vai tur ir identificējumi vispār aizliegt vienošanās, jo viens atrauc gadījums, kur kāds vienkārši atsauc savu piedāvājumu. Protams, jā, es piekrītu, ka tas nav saprātīgi un tur kaut kādas loģiskas rīcība iztrūks, ņemot vērā, ka parasti tas saistāms ar lielu administratīvo slogu, sagatavot vispār šādus piedāvājumus un iesniegt, un tad, ja nav patiesas mērķis tur bijis piedalīties, tad varētu iet runa par to, bet pats par sevīm šāds gadījums, protams, jūs varat to piefiksēt, jūs varat paskatīties, tad būtu jāskatās vispār tendence, bet tas ir viens gadījums vai šādi tā uzvedība atkārtojās, varbūt tā uzvedība atkārtojas pie citiem pasūtītājiem līdzīgos iepirkumos, bet viens tāds atrauc gadījums mēs noteikti nevarētu runāt par to, kā par tādu uzreiz fiksējumu, ka tas ir pārkāpums, tāpēc, ka kāds iesniedz un atsauc savu piedāvājumu. Tad ir jāsaprot konteksts, kas bija tie pārējie pretendenti šajā iepirkumā, vai viņi pamatā iet kopā, vai tā ir kaut kāda rotācijas schēma, kas te izskatās, kas tiek izspēlēts ar šiem konkrētiem tirgus dalībniekiem, jo noteikti vienošanās pastāv starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem. Mēs nevaram runāt par vienu kandidātu un viņa kaut kādu vienu atrautu rīcību. Tā kā tad ir jāsaprot konteksts, kas ir vēl tie faktiskie apstākļi, jo vienkārši atsaukšanas fakts noteikti nebūs pazīme. Tad ir jautājums, vai ir atļauts informēt pasūtītāju par to, ka piegādātājs iepirkumā nepiedalīsies formāli vai racionāli ierobežojumu dēļ. Te ir jautājums, konkurences padome to jums nevar aizliegt. Tas, kas ir aizliegts, un tas, ko mēs arī šodien centos pastāstīt, ir vienoties un informēt savus konkurences par savu stratēģiju tirgū. Tas ir aizliegts, jo konkurences likumā šis 11. pāns, jeb vienošanās aizliegums attiecās uz tirgus dalībniekiem. Šeit jau iet runa par pasūtītāju komunikāciju ar piegādātāju. Te neiet runa, kā kāds piegādātājs informē otru piegādātāju, ka lūk, es te plānoju nepiedalīties, vai tieši otrādi plānoju piedalīties, vai lūdzu tev nepiedalīties. Tad mēs varētu runāt jau par aizliegt vienošanos kontekstā. Šeit ir vienkārši jautājums, kāpēc tas ir jādara, ja varbūt tie ir kaut kādi tiešām saprātīgi iemesli, jo šis piegādātājs iespējams vēlas norādīt pasūtītājiem kaut kādiem trūkumiem nolikumā vai skaidrot situāciju tirgū, kāpēc kaut kāds viens vai otrs apstākļus. Tādu komunikāciju neviens mums nevar aizliegt. Tā kā tas, kas ir aizliegts, ir konkurences starpā vienoties, apmainīties ar informāciju par stratēģiju tirgū, jo tā ir jūsu komerci informācija, ar kur jūs normālos tirgus apstākļos plānotu konkurēt, bet šeit jau ir cita situācija. Šeit ir komunikācija starp piegādātāju un pasūtītāju.
Lūk, un otrs jautājums, vai ir atļauta oficiāla publiskā sarakstē ar pasūtītāju ieteikt pasūtītājiem izvēlēties citu iepirkumu formu, piemēram, sarunu procedūru atklāt konkursu vietā. Es domāju, ka te tieši līdzīgs konteksts, kā es iepriekš arī minēju, atbildot uz iepriekšējo jautājumu, tā ir komunikācija starp pretendentu un pasūtītāju, komentējot šos te iepirkuma, teiksim, nosacījumus, tirgu, kas noteikti nav aizliegts, kur jūs vienkārši sniedzat savu viedokli, ar kaut kādos noteikti argumentos balstītu viedokli. Tā kā, tā ir savstarpēja komunikācija, kur noteikti konkurences padome nevar pateikt, ka tāda būtu nepieļaujama vai aizliegta. Tas, manuprāt, jautājums, vai tas ir jādara publiski vai kā savādāk, un kāpēc tieši publiski kāds vēlas tur komentēt, kāpēc to nedarīt vienkārši sarakstē ar pasūtītāju, norādot uz kaut kādām varbūt pasūtītāju trūkumiem. Tas ir pilnīgi normāli, jo tas ir appusējs process, jo pasūtītājs varbūt arī visas nianses nezina, kas ir tajā tirgu, un ļoti labi, ja kāds, kas tajā tirgu darbojās un ir zinošs, var pasūtītājiem viņu informēt varbūt par kaut kādiem papildus aspektiem, kas būtu jāņem vērā, un tad pasūtītājs savā pusē jau var vērtēt, cik argumentos balstīts ir šis viedoklis un vai tas kaut ko ietekmē vai nē. Bet, katrā ziņā konkurences padome nebūs noteikti tā iestāde, kas varētu pateikt, ka kaut kāda komunikācija par nolikumu prasībām vai par to, kurā tirgū tiek sludināts iepirkums, ir kaut kas nepieļaujams. Cits jautājums, tur, kur mēs vērtējam, kā jau es minēju, ir tie gadījumi, kad mēs redzam, ka ir komunikācija, kas ir neatļauta starp pretendentiem un pasūtītāju. Tajā gadījumā, ja tas jau iet runa par kaut kādām saskaņotām darbībām, lai ietekmētu konkrēto iepirkumu. Tur, protams, jā, tā varētu būt vēl viena atsevišķa lekcija, kur mēs no savas prakses redzam nereti arī, kur pasūtītājs ir iesaistījies, piemēram, karteļa realizēšanā. Piemēram, tas pats Nano ūdens Rīgas satiksmes gadījums, kur pasūtītāja amatpersona komunicēja ar pretendentiem, sniedz norādes, kādas piedāvājums ir jāliek, kā šo karteli realizēt. Pēc būtības bija karteļa iniciators, un attiecīgi arī tika piemērots sods pasūtītājiem. Par pasūtītāju lomu noteikti ir daudz, kur pasmelties informāciju, jo arī būvnieku lietā mēs vērtējam pasūtītāju lomu. Bet tāda jau tiešām konkurences pārkāpuma konteksta. Bet šajā gadījumā, ja mēs vienkārši runājam par komunikāciju, par nolikumu prasībām vai iepirkumu kā tādu, vai iepirkumu tirgu, kurā notiek, un tas ir ar kaut kādu mērķi, lai uzlabotu šo procesu, noteikti tas nebūtu vērtējums kā pārkāpums.